Ir septītās virsotnes, kas, kā ar pirmo grupu jau var no rīta secinājām, ka mēs šeit diagonālo kvadrātu tā kā noslēdzam, nu, tikpat kā noslēdzam, jā, bet no iepriekš minētajiem redzētajiem datiem, kurus mēs līdz šim neko baigi neskaitījām, izņemot, bet tagad mēs saskaitām visas iepriekšējās virsotnes, kuras esam jau atklājuši, pirmo, trešo un piekto, un ja izmantojam atkal to 22 enerģiju principu, un ja mums tur ir virs 22, tad viss kārtībā. Tad to reducējam, ja zem 22, tad mēs arī rakstam, ja, un katram mums ir kaut kāda sava enerģija. Un, jā, šī ir nozīmīga tāda arī pozīcija, tāpēc, ka tīri vizuāli, tad redzat, ir tā. Aha. Tad tīri redzat arī vizuāli, ka tas ir kokam saknes, ja. Tā kā nevelti kā simbols ir tieši koks matricai, jo ja mums pašiem īstenībā arī tā skaitā, ja mēs kā cilvēks, tad ar kāju daļa, viss, kas saistīts ar pēdām vai kājām, kaut kas starp citu, jā, veselības jomā, jūs varat paskatīties arī šo enerģiju, ja kaut kas ir saistībā ar kājām, jā, tad kaut kādas problēmas vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir gan višķi vēlāk, ka mēs vispār visām čakrām, gan enerģētiskajām, gan materiālajām ejam cauri, bet vispār, ja tā uz fikso jāuzmet, jā, tad, nu, lūk, kājas, tas būtu tā sakņu enerģija, jā, un tad kaut kāds arī galva un kaut kas ap galvu šitien augšā, viss, tad tas varētu būt tā uztvers enerģija, kas ir trešā virsotnē, jā, mēneša enerģija, tas arī varbūt ar galvu saistīts. Ir gan vēl niansētas dažas lietas, bet arī kā pati domāšana un tā, bet pēc būtības. Un viņa mums arī savieno garīgo kodolu. Šī septītā virsotne kopā ar trešo virsotni veido garīgo kodolu. To mēs nākamajā reizē apskatīsim. Līdzīgi tā kā mums bija pirms tam pirmā ar piekto, mums bija materiālais kodols. Un tagad mēs esam to otro enerģiju atklājuši priekš garīgā kodola, kas ir iekšējā pārliecība. Un nu, īstenībā mums tā iekšējā pārliecība ir ārkārtīgi nepieciešama ikdienā, lai mēs saprastu, tā, ka mēs pirms mēs kaut ko gribam uzsākt vai darīt, mums vajag tādu apstiprinājumu, to drosmi, to pārliecību. Nu, lūk, viņi dzīvo mums tādā vertikāli, par to mēs runāsim nākamajā reizē. Šoreiz mēs mēģinām atrast tās savas saknes, saprast, sajust šī enerģija, sakņu enerģija, viņa ir tā, kas visvairāk jums iedos atbildes dzīvē. Pagaidām, vismaz pagaidām, jā. Ja ir kaut kādi vēl jautājumi, tad tas ir šeit, tieši šeit. Un, ja viņus sakārtosiet, iedos vienkārši dzīvību visām pārējām virsotnēm reāli, ja, tā kā aizies uzreiz dzīves impulsu uz visām virsotnēm. Un ne tikai. Jā, tā tad tas moments ir un 40 gados, jā, ir saucamais eksāmens. Ja mēs piedzimām, tas 0. gads mums skaitās, kur tas dzimšanas mēnesis ir, ja, ka mēs ieejam tā kā, gars ieiet miesā. Tālāk ir 20 gada laika posms, plus mīnus 20, 18, 17 gadi iedoti jaunietis. Viņš jau vēl nedzīvo savā potenciālā, bet viņš vienkārši pēta pasauli. Un, protams, no tā vidē, kur viņš aug, viņam visi stereotipi, visi patērni viņam liekas virsū, protams. Viņš mēģina sevi atklāt, tik cik, protams, vecāks ļauj, tik cik mēs dodam informāciju, vai vecāks mums atdzied vai nē, ko mēs vēlamies, ko mēs nevēlamies, jā. Kāds tiek kaut kādā darbībā piespiests, ja pieņemsim tur piespiests ar muzikas skolā, mākslas skolā, bet bērns to negrib, bet viņš saka, mēs taču paudži esam bijuši tur mākslinieki, tev arī jāiet, tur viss kaut kas nāc sākās, jā. Bet ir ļoti svarīgi ieklausīties, ko tas jaunietis saka, un ja viņš kaut ko pamēģina, un tā kā nē, viņam vairs nerunā, nevajag spiest, lai viņš kaut ko, jo tas ir tas moments, tas pats, tāpatās mums, kad mēs ejam pēc tam savā dzīvē, kad izkāpjam, jau 20 un plus gadi, kad mēs arī nevaram tā kā nobāzēties, kas ir tas darbības virziens, ko es gribu, tā pa lielam ir kā kaut kādas vēlmes ir, bet tā nobāzēties līdz galām arī tā kā nevar saprast, kas tas ir, ko es gribu. Un tad arī sanāk tas man mētāšanās, ja pirms tam ne tikai kaut kas pamēģinās, tad mēs turpinam to mēģināšanas procesu nevis šoreiz caur pulciņiem, bet šoreiz caur reāliem darbības sfērām un tam līdzīgi. Ja, tā kā te ir ļoti svarīgi, atkal tas 20 gadus slieksnis ir tā pirmā virsotne, ja, kad būtībā te ir svarīgi, mēs esam kā vecāki vai vecāki klātesoši, ka mēs palīdzam jaunietim vērties vaļā un tad savā spēkā piepildīties un jau pēc tam startēt, un pēc tam viņš pats lai sevi atklāja. 20 gadu atkal nākamais periods ir iedots uz līdz šiem 40 gadiem, ja, tad būtībā no tiem 20 līdz 40 ir iedots periods, kad jaunietis pats sevi jau iziet ārā no ģimenes, viņš tad sajūt sevi un mēģina dzīvot tā, kā viņš grib, un mēģina pasīties, kā dzīvi piedāvā, ko viņš vēl var pamēģināt, kā viņš grib vispār viņu veidot. Un tad arī, ap 30 gadi mums ir tas, kur mums būs rīcība, tad tā enerģija, tas arī ir tāds posms, kad parasti ap 30 gadiem arī cilvēki ļoti mainās, jā, tā kā
kaut kāda cita pavērsiena sākās, jau tur tie 33 un tam līdzīgi, jā. Un tad mēs plus mīnus ap 37, 36 sāk, vai 38 sāk jau jumdīties situācijas vairāk vai mazāk saistīts par to enerģiju, kas ir tenī sakņu enerģijā. Tad nāk virsū situācijas, kuras būtībā ir jātulko, un viņas vairāk vai mazāk būs tieši par šo enerģiju. Ja jau paši intuitīvi neesam aizrakušies un pozitīvā izpausmē atklājuši to un tā kā realizējam, tad nāks arī par negatīvo prizmu var nākt, jā, tāpēc mēs skatīsimies šodien arī caur negatīvo arī aspektu, tā kā caur šķēršļiem priekš savas jaunās pieredzes, jo tā ir jaunā pieredze, ko mēs atnākuši esam apgūt. Mēs esam ienākuši ar savu spēku, kas ir pirmā virsotnē, ja, attiecīga enerģija, bet šis ir tas, ko mēs esam atnākuši vai nu līdz galam sadarīt, neesam kaut kādi sadarījuši, vai vienkārši pa jaunām. Nu, reāli, tas mums ir jāapgūst, un viņš arī redzams, līdz ar to tā apgūšana rezultēs ar to, ka tu pēc tam to parādi ar sociumā. Cilvēkiem tas ir redzams ar šādu enerģiju, vienāk plusā vai mīnusā, bet viņa ir redzama, jā. Tā kā tā ir mūsu miedarbība tālāk, jā, ko mēs mācāmies apgūt. Nu, lūk, un katram tur ir kaut kas savs, paskatīsimies kādos variantos. Par sevis pirmajā jau izstāstīja par to sauli, tā kā to var pirmo ierakstu apskatīt, es netērēšu to laiku pagaidām šim. Bet nianse kāda? Tie, kas ir divi cipari, kas ir zem 22, bet divi cipari, pieņemsim tas pēc 10, jā, tur 11 un tā uz augšu, paņemiet vibrāciju rindu arī, tomēr, jā, palīgā, jo manā gadījumā arī ir kā tas 19, bet uzreiz uz 19 es taču neuzliekšu nekādā variantā. Es caur 1, caur 10 un tad, un īstenībā es tagad skatos, man šobrīd daudz ceļās tēmas par vieglumu dzīvē. Lai viegli nāk finanses, lai viegli nāk attiecības, lai viegli arī ar veselību, realizāciju un izteikti, tā ka pilnīgi, man liekas, ka man kaut kāds pilnīgi, es nezinu, kaut kā tā kā desmit kāda uzvilkta virsū, ka tiešām, ja viens ir tas, ka pirms tam es to zināju, apzinājos un tā kā caur zināšanu prizmu mēģināju darīt, nesanāca. Tad tagad viņa kaut kā manī ir iemiesojusies pilnīgi, un es jūtu, ka tas, un es vairāk tā kā ļaujos tam desmitniekam arī izpausties dzīvē, tādīs sfērās, un tāpēc, jā, un redzēsim, kur tad tas saules efekts, viņš jau arī dzindzina, viņš jau arī tur liecina, jau tiek darīts visādas lietas, tā enerģijas pie sevis nevar paturēt, jā, viņi vērsti vairāk uz vairāk cilvēkiem, un līdz ar to es meklēju tos variantus, kā es to varu darīt, un, taksim, kā es no rīta teicu, arī šī versija, kā es tagad ar jums runāju, kad es nerunāju tā kā viens pret viens, bet ir vairāk cilvēki, uz kurus enerģiju var sadalīt, un līdz ar to tas manā gadījumā priekš manas veselības ir harmoniskāk šādi to darīt. Bet turpmāk būs tikai rīti. Tā arī šādi konkrēti, ejot pa to matrīs, kamēr neuzradīsies vēl kāds, kas grib darīt, jā. Vakarus pārņems tur Daigiņa, mums tagad arī no pirmās jau grupas, kas nostartēja, jā, jo es vakaros, tas nav mans resurs. Vismaz, ka arī saslēgums, šis saslēgumi, ka man ir jālasa informācija, tas nav vispār man, jā, tāpēc es tā sev secinu, ka saule vispār ir aktīva no rīta, mēs tā runāsim, jā, spīdeklis, viņai vakarā nav ko darīt, tā kā mana saulīt vakarā iet atpūsties, jā. Tālūk. Jā, mēs šī virsotnē tātad pieņemam sevi jauno, atgādinām sev katru dienu, kas mēs esam, lai nostiprinātu savas saknes, ja? Tad iepazīstam to enerģiju, paskatāmies plašāk, un es jums arī iedošu simboliku, kam nav, kas neiet 22 enerģiju ceļam, kam nav pieeja pie enerģijām, es iedošu linku vienkārši arī ar simboliku šodien parādīšu, bet linku ar video iedošu jums, lai jums ir kaut kā pilnīgi tāda vēl cita vēl papildinošā sajūta atnākt ar simboliku, jo viņi varētu arī kaut kādu atslēgu momentu iedot, nevis tikai tas, kas ir aprakstā, grāmatiņas jāaprakstā, bet kas arī tā simbolika. Man personīgi tā simbolika uzrunā, es viņu ikdienā atpazīstu, un varbūt kādam arī noder vienkārši tas paplašinājums, ja? Skatīsimies arī rekomendācijas, ko un kā tos šķēršļus tagad atrisināt, un tad iesim arī tālāk. Tā. Tā, Inguniņa mums tagad pagaidām nē. Nē, tomēr, es tūlīt apstīšos. Antriņu mēs vēlāk ierunāsim. Indriņa rekums ir. Tā, bet es toreiz apstīšos. Ne, tā 10, jā. Ok, jā, labi. Tā, tu vienkārši, lai man nesajūka pirmo grupu, jālāsam, Kristīna. Zini, kā mēs darīsim, meitenes? Mums ir Kulelda ar Inetu, mēs paņemsim kopā, tad abas divas, un tad es Indriņu tev paņemšu, jā. Un tad es pārējos ierunāšu, kas, jā, es tā pamierīgo bišķiņu tagad. Man uz to 16 Indriņu jānoskaņo, es tā nevaru uzreiz. Es tāpēc sākšu ar to vieglo 10 ar meitenēm, jau tad es par to 16 uzbliezīšu, tur ir tādā bišķiņās to tā, es tā iesildīšos. Jā, tā kā arī kā jums forši abām divām ir 10 nieciņš.
Ir desmitnieciņš skaists un skatīsimies, jā, kas ir kas. Pagaidām ir tā, ka, ja mēs caur šķēršļiem to skatīsimies, jā, tad vienkārši lūdzu neuztraucamies, ja kaut kas tur galīgi nav, un tā varētu būt kaut kas nav. Tie ir atkal definējumi, kas ir kā vienkārši kā atgādinājums, lai pievērstu uzmanību. Varbūt kaut kādās dzīves situācijās to atpazīstat, varbūt nē, bet tas nav arī galējais. Pilnu aprakstu, ko skatīsimies pilnu atkal, jā, tur skatīties visas negatīvās izpausmes, visas pozitīvās izpausmes, un vienkārši to bildi, nu, tā vairāk liekam kopā. Bet pamats ir tas, ka, nu, kā 10 tā ir plūsma. Negatīvā izpausmē, jeb šķērslis ir tas, ka plūsmas nav. Tad vienkārši kaut kāda stāvēšana uz vietas, vai teiksim, nav attīstība dzīvē. Ja? Tad par to pašu intuīciju runājot, ja, vai uzticēšanās augstākiem spēkiem. Man liekas, te uzreiz ļoti labi bildi ir kopā, arī kur arī tā simbolika, ja, arī kur par to, ko mēs runājam kaut kādā reizē, arī kur viņi ir. Ir augstākie spēki. Viens pasaka, jā, viena meitiņa, jā, viņi ir gatavi, viņi ir plūsmā, viņi ir visplīvo, viņi ir kustībā, reāli attīstās. Otrs saka, man nevajag to, es pati uz savu likteņu rātu esmu pārvaldu, ja, viņai kurpīts kājas, nav sazemējuma, un, var sakot, tas lietusargs ir uz galvas, jo, respektīvi, tos starus viņai nevajag, viņai pašai savu pasaulīti. Respektīvi, nevajag man kāds augstākos spēkus. Pati tikšu galā un viss. Jā, vai tā var iet pa dzīvi uz priekšu? Jā, protams, ka var iet. Bet līdz kaut kādam limitam. Līdz kaut kādam limitam arī, kad ķermenis sāks dzinzināt, kaut kas nav labi. Tāpēc, ka, ja iet attīstības savā posmā un vienkārši, var sakot, neturās, nav tas vieglums par to, kā mēs ejam tālāk, tad, tā tūlīt tās mirklīti. Jā, labi, es atvainojos, 16 brāžās iekšā. Jā, tā tas notiek. Var piemienu melns klāt. Labi, tur viss atrisināsies. Tā, atpakaļ. Jā, var pa dzīvi iet arī tā, bet vieglāk tomēr tā ir tā attīstība, jo desmitnieks tas ir nākamā līmenī jau tas vieninieks nākamajā līmenī, ja, jo, teiksim, līdz 9, ka mēs izējam, tie visi cipari, tur viss, praktiski viss ir aizskats, bet 10 jau ir jaunajā versijā pirmā enerģija, ja? Un tur ir maks, kas ir nostājies jau uz savu ceļa, jā, viņš tur dara, bet viņš klāt ļoti apzināti pieslēdz klāt augstāko spēku atbalstu, jo saprot, ka, nu, jo tālāk mēs ejam, jo kāpēc gan neizmantot komandu, kur ir mums ir klātesošana? Ja viņi ir iedota, kāpēc viņi neizmantot? Jā, tad mēs viņus slēdzam klāt. Tā ir skaitā sākās tā pastiprinātā intuīcija, protams, jā, atkal tā zīme lasīšana, par ko mēs jau runājam citās virsotnēs, bet te viņi arī izteikti vienkārši lasam zīmes, vai tie paši cipari, vai kaut kāda simbolika, vai kaut kādi ticējumi, vēl kaut kas, jebkas, kas ir zīme, vienkārši integrējās ikdienā, kas ir kā tas balsta moments, skaidrs, sapratu, ir aiziet, jā, un viss tā kā notiekās. Nu, lūk, tālūk, tā kā ļoti interesanti tas viss pavarās pie nosacījuma negatīvā izpausmē, protams, būs tā, nu nav nekādi augstākie spēki, nav nekāds dievs, es esmu vienīgais uz pasaules, un viss tā kā saka, ko jūs man tur stāstat tekstiņus, ja? Tas ir dažādos variantos, varbūt šīs enerģijas izpausties, tā kā vienkārši, lai mums kā piemērs arī gadījumā satiekat kādu, kas šādi noliec, tad 10 mīnusā, jā, izteikti, tā kā pilnīgi noteikti. Jā, protams, veiksmes vietā ir neveiksmes, jā, neapmierinātība ar dzīvi, dažādi notikumi vienkārši rauj virpulī, jā, un jūtas kā vāga riteni, liekas, ka viens pēc otra un atkal kņada, jā, jo nav uzticēšanās augstākiem spēkiem, paši mēs kaut ko mēģinam, sitamies, daramies, plūsmas izpratne kā tāda vispār nav, un, jā. Tad nāk arī tas smagums, tad vairs nav viegli. Ja? Bet tieši otrādi, ja mēs paskatāmies no rekomendāciju puses, tad, ja mēs iemācāmies un uzticamies kaut kam augstākam, ja? Tad turpinām attīstīt intuīciju. Līdz ar to arī vieglāk ir izdarīt kaut kādas izvēles kā tādas. Un cik interesanti, ka šī enerģija viņa atrodas tieši garīgajā kodolā arī. Ja pie pārliecības, ka mēs liksim kopā, katrai tur būs savs tas rezultāts. Bet atkal tas ir pie pārliecības. Atceramies, ka tad, kad iekšā sāk kaut kas minstināties, tā kā, līdz galam nevar saprast, tā kā jā, tā kā nē.
Tad viens no variantiem, ko varam ķerties klāt, kur tas spēks ir tas pajautāt augšām, pajautāt zīmes. Varbūt arī kāds tarauliek, vai vienkārši tās šitās metaforiskās kārtas vēl kā tārā, ja pieņemsim. Arī ļoti labs kā zīmju variants. Kaut kādu kavu paņemt, nopirkt, kas jums rezonē, ja var vairākas un vienkārši ar viņiem pa laikām vienkārši, un tā ir simbolika arī ļoti skaisti, starp citu runājās ikdienā, var palīdzēt. Sakot, sirds balsī, jā, patstāvību attīstīt, ticību sev un panākt. Nu, jā, un lai būtībā arī to veiksmi pieņemt, ka veiksme ir, durtiņas vaļā ir, vieglums, viss ir, tā kā visu tā laist vieglumā. Un arī tad, kad viņš tiek sajusts, tad, kad reāli tu piedzīvo, kad ir viegli atnācis vai kaut kas atrisinājies, tad to sajūtu tā kā saglabāt pilnīgi šūnu līmenī, reku bija, ja? Un tagad, lai nākamā reize, kad nākamā situācija nāk virsū, tad atkal var to sajūtu pacelt augšā, mēs tā kā viņu nomanifestējam, palīdzam viņiem kā caur magnetismu ātrāk ievilkties iekšā realitātē, jo mums reāli jau bija precedents, ja? Un mēs varam atsaukties uz tām sajūtām, tā kā novizualizēt un tā kā viņi ievilkt atpakaļ iekšā. Es saku, te jau aiziet tāds citādāka versija, ja pašam magam pirmajā enerģijā, ja tur vajag kaut kādu atribūtiku, kaut ko bišķi, lai tur varbūt paburties un kaut kā tur nomanifestēt šito, tad te pietiek vienkārši tā, mīļie. Lūdzu, jums uzdevums, es pilnīgi paļaujos un arī mieru ielaižu sirdī un vienkārši eju. Pārliecinoši, eju uz priekšu un viss notiek, jā. Ja? Nu, tad ļoti liels pozitīvisms arī, ja tas desmitnieks to pozitīvismu izstaro, un tad cilvēkiem arī uzreiz garastāvoklis paceļās vai vispār dzīves mainās, tāpēc, ka vienkārši tāds vienkārši laimes cilvēks viņš ir priekšā, kas smaida, kas vienkārši, kam dzīvē viss notiek viegli, un tu vienkārši pārējiem tāds šoks, tad kā tev var būt viss tik viegli, un tā, nu kā, nu es nezinu, vienkārši tā ir, ja. Viņš vienkārši tāds, ritīgs tāds, jā, un jo vairāk šis tiks integrēts ikdienā, ja tas vieglums, tas viss, tas, kas ir par un ap, ja, kad, plūstam. Ir viens, ko nozīmē plūsma? Tad viens notikums, nākamais notikums. Arī tā skaitā arī cikls, jo, ja mēs 22 enerģiju sakarā skatāmies, kontekstā skatāmies, tad desmitnieks tas ir 13. enerģijas sakne, ja, caur 3 mēs skatāmies. Jeb 13 ir 10. enerģijas ziediņš, tad tur jau ir cikli un pārmaiņas, ja, tad 10 arī spēlē lielu lomu tiem cikliem ar rats vispār, viņš taču kustās, ja, likteņa rats, ja ka viņš fonā ir, tad ir augšņa, ir lēņa, ir augšņa, ir lēņa. Un ja mēs pieņemam to, ka tas ir tas daļa no cikla, ir šīs augšas un lejas, un paņemam to kā savu instrumentu, vienkārši saprotam, tā tas strādā. Un tā, kad tu jūti, kad jau esi augšņā un tu būs arī lēņa, ka nav tā, tā kā lēņa, nē, bet tas izaugsmes posms, ka tu pilnīgi tādu azartu skaties uz to, labi, un te es paņemšu to, un te es sakārtošu to, un tagad ir tas lejas posms, tad tiem atkal augšā. Arī mums arī sievietēm kā ciklis, kad ir mēneša reizes arī viss, tas jau arī ir tas, moments, kas to likteņa ratu kustina, tā ir attīstība, kaut kā atbrīvojamies vecā, un jaunais nāk priekšā. Un tad, kad es tagad pēdējā gadā pilnīgi noteikti jau gadu, ja ne vairāk, un kad es jūtu izteikti, jo tūlīt ir tas brīdis, kad jābūt ir mēneša reizēm, nezinu, pēc dažām stundām, pēc mazliet citreiz es jūtu, kā viņas jau tur viss notiek, viņas jau plūst, ja, kā līdzi tam, tā diena citreiz ir tāda izteikti. Kaut kas no tevis raujās nos, kaut kādi tiešām paterni, un tad brīdī, citreiz arī pieslēdzu Andi parunāt, klausies, man tādas dumjas domas nāk galvā, tas, un viņš tā, ok, mierīgi izguli šito, un nekam neķeries klāt, vienkārši, ok, jo brīžiem ir tās, un tiešām tāds ritīgas lejas, un tagad es mēģinu sevi līdzsvaru, sapot, kaut kas vienkārši iet ārā, paldies vecajiem, lai atstāja vietu, atbrīvo vietu jaunajiem, ok, es pateicībā par to, ka viņi ir, un vienkārši, lai tas cikls iet, lai viņš smuki aiziet, ja, jo tik tiešām viņš arī izrēģiet, arī mums šī gadījumā caur tām asinīm, tur tas viss iet ārā, ja? Un tāpēc ir tā, ka sieviete ir tā upe, un ka viņa plūst, viņiem ved to attīstību tālāk, ģimenē, sabiedrībā, visur ir tā attīstība, ja sieviete kustēsies, viss pārējais arī kustēsies, ja? Jā, tā kā tas ir atkal tas interesantais aspekts par to kustību. Tālūk, un tātad leldēt drosmīgi, pārliecinoši savu drosmu uz priekšu, jā, ar savu septītnieku, un vēl tādā plūsmiņā, paskat septītniekam ziediņš ir 10, desmitniekam saknes ir 7, pirmā virsotne ar 7, viena otru ļoti labi papildina, pilnīgi,
prīmā, jā. Tā kā, un paskatīsimies pēc tam vēlāk arī tādā garīgā kodola aspektā, bet, nu, galvenais, lai tas vieglums ir. Un, ja kaut kur kaut kas ir atkal sasprindzis, iesprindis, skatāmies atkal uztvere, kur mums ir uztvere, tā arī var traucēt. Citreiz, lai tas vieglums šajā gadījumā, kā vienai tā otrai, te vēl viens desmitnieks, saku, bonusā uztverē, un Inetai divnieciņš, jā, tā kā, kas tur notiek, jā, kā mēs uztveram informāciju, Inetai caur dualitāti skatoties, lai tajos pretstatos, tā kā, neiebraukt auzās, ka nu pa daudz, ka duāli skatāmies, ja, bet, teiksim, paskatīties tā, nu tā plašāk, un atkal leldēt caur zīmēm, jā, atkal uztvert caur zīmēm, atkal, nu, tur vienkārši intuīcija pastiprināt, nāk iekšā, tāpēc, ka tur beigās vēl kanāls slēdzās vēl viens kopā, un tur būs, vai, jā, tāpēc, jo tā jušanas pasaule, viņi tikai tur vēl vairāk aktivizēsies. Nu, tā kaut kā meitenes, nezinu, cik. Nu, tā atceramies šitā. Man vienkārši tā bilde tā patīk. Es nezinu, desmitnieki tā raksturo vienkārši, ka tev ir problēmas, iedod problēmas. Tur pilns ar rociņām, kas sniedzās, lai iedod tās problēmas. Vienkārši, nu, neturam, paši nerisinām. Nu, taču atdodam tiem, kas prasa, lai iedod viņam problēmas. Jā, un paši paņemam rezultātā to vieglumu, jā, un tad integrējam, un pēc tam varam nest tālāk, tā kā tādi misionāri nesam tālāk. Cilvēkiem rādām, ka var dzīvē viss būtu viegli. Jo, zin kā, desmitnieks par ko saka, tā ir attieksme. Attieksme pret dzīvi, reāla attieksme. Un desmitnieks par to arī norāda visiem. Un kāda tev būs attieksme, tāda tev arī būs situācijas. Un reāli caur savu pozitīvo un vieglumu attieksmi, tādu tā kā atbildīgu, tur nav tā kā bezatbildīga, nē. Tad viņš arī parāda, ka kur ir, kāda būs tava attieksme, tāda arī būs rezultāts, nu, attiecīgs. Vai tas ir saistīts ar cilvēkiem vai bez cilvēkiem, vienalga, ja, bet attieksme nosaka visu. Tā kaut kā. Vai gribam padalīties? Nu, Inetiņ, ko tu saki par savu desmitnieku? kā tu viņu jūti? Nu, laikam jau arī tā ir, Inese, kad jo es vieglāk dzīvošu, jo man viss arī nāk un plūst viegli. Man ir galvenais nesacepties, jo citreiz ir situācijas, mums ar pat šodien darbā bija tā, ka pirmsvētku laiks ir mēģinājumi, ja, un es ieeju telpā, un es jau saprotu, kad jau kolēģis jau cepjās, ja, nu, noturēt to līdzsvaru un nepavilties līdzi, nu, tur vajag spēku, nu, pat ne spēku, bet to jaudiņu tādu uz iekšu sevi, skaties, ja net uz iekšu, ja, un noturēties tajā savā kodolā, jā, tur, bet man izdevās, jo savādāk, ja es būtu muti vērusi vaļā, nu, tad būtu gan jau ka traki, jo uzreiz emocijas ietu gaisā, bet es noturējos, un vispār es jūtu, kopš arī manā ikdienā ir ienākušas eļļas, es arī tās darbā tā kā jau lietoju, protams, pat cik es telpā strādāju vēl ar meitenēm, es ar viņām tā kā vispirms konsultējos, ko viņas saka par šo eļļu, ja difuzorā viņas tā kā būs, jā. Un ja viņas akceptē, tad mēs viņas jau lietojam tieši to vienu eļļu, Energy. Super. Jā, un mēs vienkārši jau mēneša laikā jūtam izmaiņas pašas uz sevi, gan garstāvokļa, gan, jo viņa redz ir teļa par mieru un par koncentrēšanos, ko mums arī tā kā vidē ir ļoti svarīgi noturēt savstarpēju mieru, ja, jo pat cik tie bērni tomēr ir aktīvi, un arī viņi ir mierīgāki, ja, viņi smaida un viņi ir pozitīvi, un tās situācijas vairs nav tik, tādi kā, kad tie bērni nepaklausīgi, vai, kā saka, nu vienkārši mēs visi kopā, vienkopus, vienkārši visi plūstam, un mēs koncentrējamies, ja, uz darbu, un viss iet raiti. Super. O, cik labi, ka jūs šitā varat kopā kooperēt. Nu tā, kad drīkst, ir kā citās vidēs. Nē, bet jūs malači. Super. Jā, bet paldies, Ines, tiešām, ka tu esi vispār arī sevi sadzirdējusi, un ka tu esi sākusi kustināt, un ka tu pati šādā veidā, kā tu pirms tam teici, ka tu esi nērts kādam, ja, bet tu neskatoties uz to, tu vienkārši dot pasaulei, un kas ņem, tas ņem, ja, jo ir cilvēki, kas ņem,
un kam atkal noder tas ikdienā un dzīvē, un tā mēs visi attīstamies un augam, un visi esam par laimi, lai mēs esam Mhm. laimīgi šeit dzīvot uz šīs zemes un dot arī citiem labsajūtu un prieku. Super. Un sava veidā kalpošana tāda viens otram, kā saka, ar laiku, ar padomu, nu, ar Mhm. visu, ar vien visu, ar ko mēs varam dalīties un dot. Ai, cik skaisti, pilnīgi. Tik skaisti tā no tā visa tā novadīja. Ritīgi forši. Jā, paldies. Tur ir kā viss notiekās. Ir viss skaisti un notiekās. Galvenais to piefiksēt ikdienā un būt godīgai pret sevi. Un, ja zinām, ka kaut kas sāk šūpot, tad vienkārši es zinu, kur man jāpieķerās. Viss kārtībā. Ļoti forši. Paldies, tev brīnišķīgs piemērs. Jā, un Elda raksta arī piekrīt, ir jāmācās uztvert dzīvi vieglāk, mazāk stresot. Nu, bet tieši tā, nu. Tas stress mums neko daudz ne... Un galvenais tam stresam saprast arī to cēlāns, ka likumsakarība, ko viņš man reāli dos, jā, un tā mēs katru situāciju apskatot, arī kaut kā no tās, pastresojam. Un kāpēc, jā, un par ko? Jo kaut kas nebija pēc mana prāta, vai kaut kas nebija laicīgi, kaut kas, kas ir tas, kas radīja to, ja? Un tad, kad es tam sāku domāt, kas ir pēc mana prāta, kas vispār ir laicīgi, kas ir, tā, un pēc tam mēs tur tinām to filmu apakaļ, un tad mēs nonākam vēl līdz pašam cēlonim, pēc tam sapratam, vai dieniņās, un tad vispār varēja citādākā versijā pagriezt, ja? Nu, neko, labi, nākamreiz būs gudrāk, kā saka, pieredze, kur ir paldies arī tai situācijai, bet nevainojam sevi, arī sanāk kādreiz bedrē pasēdēt, normāli. Ļoti labi priekš izaugsmes, teiksim, visi kā vajag, ja? Jā, tā, labi. Problēma ir uztverē. Ok, ļoti labi. Problēma ir uztverē. Arī, ka mums ir katram arī sava uztvere, tāpēc, un atkal, ja mēs skatāmies ne tikai savas, bet tāpēc es arī aicinu jūs vai partneri, vai vecāki, vai bērni, vienkārši, vai paziņas, vai jūs skatāties arī viņu uztveres. Mums jāzina, ka mēs atšķiramies, mūsu uztveres vienkārši atšķirās. Un tagad mēs vienkārši to zelta momentu saprotam, ka mēs vienkārši esam visi atšķirīgi, bet tomēr kaut kādā veidā mēs miedarboties varam, bet mums jāatklāj tie ceļi kā. Un tas nav viens ceļš ar visiem vienādi. Tur jau ir tas foršais moments, izaugsme, ka mēs mācāmies dažādos variantos. Ir tā, ka dabūjām papīri, oi, kas tas bija, bet tāpat laikā, ok, sapratu, tad šitam bišķi citādāk vajag, ja? Bet tas nenozīmē, ka tur nevar atrast variantu. Var atrast. Tur ir variants, tikai neņemam personīgi un meklējam citu versiju, kā nokomunicēt, kā uztvert, kā nodot informāciju tālāk un komunikāciju kā tāda super. Paldies, meitenes, paldies! Tā, Indriņu, es būšu nobriedusi. Būšu nobriedusi tavam 16-niekam. Tā mums vienīgais 16. Mums to antriņu bišķi maigāks ir ar 13, bet es pēc tam antriņai runāšu. Tagad man ir klātesoši, tāpēc es tev uzreiz dodosim ar 16, pēc tam maigāk ar antru parunāsim par 13. Tā, 16, jā. Mhm. Skatāmies tā, kas mums te ir. Te bija šo tas saruna. Labi, nav svarīgi, kā ir iekopēsies. Tad ir šķēršļi, ka mēs skatāmies tādu. Bet atkal tas nav konkrēti par tevi, tas ir vispār, ja, par 16. 16 garīgās atmošanās enerģija, garīga atmošanās. Ko nozīmē garīga atmošanās? Tas, ka es arī ne tikai saprotu un ne tikai redzu, bet es arī daru visu citādāk nekā līdz šim. Tā kā pilnīgi citādāk. Un lai līdz tam nonāktu, var būt tā, ka ļoti daudz kas triggerē, jo tā ir ārkārtīgi jaudīga enerģija. Enerģētika te laikam bija tā visaugstākā, jo ir 11, kas ir jau, jā, tā, kad viņi tur mētā uz visām pusēm, tas 16 ir tāda, nevelti viņa ir arī graujoša un vārdi sabrucināšana vai tieši otrādi uzcelšana, izveidošana, ja tie skaļie vārdi, tādi arī te vairāk tiek lietoti. Un te nav nekas pa maigu, pa mierīgo, ja, vai nu ir, vai nu nav. Un ja nav, tad brucinām nost, ja ir, ļoti labi, tad turpinām celt tālāk, ja, tad tādas ucināšanās nebūs. Bet tā jaunā pieredze, kas ir jāapgūst, pirmkārt, tā kad es saprotu, ka ir jau citādāk, un no vienas puses tev pat labā, tad bonusā jau ir iedots tas, ka ir tā 3. vibrācija, ka tu jau esi jau no citiem augstumiem atnākusi, kā saka, ja. Tas 30. pozīcija var tev palīdzēt maigāk pieredzēt un iemācīties 16. pieredzi, jo tu jau redzi dzīvi citādāk, tu jau redzi nianses, kur ir atšķirības, tu jau redzi vairāk alternatīvas.
Tev sajūtās ar 13, rekā. O, bet vajadzēja pieminēt 11, tas tur tā domāšanā. Nu, re, kā tev divas ir ļoti super jaudīgās, vienkārši, vai, nu jā. Nu jā, un ja jau sajūtās, ir tā doma par pārmaiņām, tad šeit ir tā, ka tās pārmaiņas, un tad tā ritīgi, ja, ka tu vienkārši, nu, tu reāli ej dzīvē, un esi spējīga, nu, tik tiešām kaut ko nojaukt, brucināt, un kaut ko pa jaunu uzcelt. Bet tagad paskatīsimies, pajutīsim, tā kā sieviete, tad bišķi tu bišķi maigāk pa momentu, jo 1 un 6, tātad maks tur ir, mums burvis ir un 6. 6 bezmazs ir mīlestība. Caur varbūt sarunu, caur komunikāciju, nu, bet kaut kādu arī to pašu pieskārienu. Var ienest kaut ko jaunu, un tā jaudīgi, bet neesot tik drastiski. Pie nosacījuma, protams, ja uzturē tas astotnieks, ja, viņš sakārtosies, cēlonies saka likumsakarība un uztvere, ka mēs neejam caur taisnīgumu to prizmu. Pret tie gadījumā, va, tas taisnīgums to 16 vēl vairāk uzkacinās uz tādu ritīgu. Nevis vairs vienā rokā kuvalda, bet arī otrā rokā kuvalda, un abām divām vienlaicīgi vienkārši pietiks spēka iet un bliest, jā. Tā kā tur tā prātīgi, lai tā uztvere, viņa tur jāčako līdzi, lai tur kaut gan garīgais kodols uz 24 ir sešnieks, ko viņš vēlreiz parādīsies, nu mēs pēc tam parunāsim. Ok, ir, kur jau ir tā maigums jau, tur, kur ir. Tie sešnieki, tā komunikācija, caur to mīlestības prizmu, te var viss notikt pilnīgi citādāk. Nu jā, negatīvā izpausmē tā, ka augstās domās par sevi un lepnību. Tas ir, teiksim, tā, man ir piemērs arī, es zinu cilvēku šādā pozīcijā, kur ir tāda enerģija un ka ļoti svarīgi no pieredzes, saku, ir bijis tā, ka, nu, tur vada visādus pasākumus un kaut kāds tur taisa tos savus uzvedumus un tur ļoti svarīgi cilvēkam, ka būtu šī, kad tiek pieminēts, jā, tā bija mana ideja, jo pateicoties man arī kaut kas tāds ir arī vispār noticis, jo neviens cits pat nebija spējīgs līdz kaut kam tādam aizdomāties, jā. Un tad tādi teksti tur nāk ārā, ja? Nu, lūk, jā, un tad, kad ir kaut kādi lauri iegūti un, teiksim, tā uzslava un kaut kas tāds iegūts, ja, tad uzreiz, nu, par to tiek daudzināts un likts publiski storijos, kaut kur, redz, kā es jau pirms 3 gadiem man bija tur tas, un pirms 5 gadiem man bija tas un tas, ja, un ka tas tiek vilkts līdzi un parādīts, redziet, cik es ļoti, ja tur tas tāds. Jā, kaut gan labā doma jau apakšā tur ir cilvēki, redziet, es daru, man ir rezultāts un kaut kas, nu, kad dzīvē, ja dara, tad viss notiek, bet tur tā kā ar kādām negatīvās puses tā kā uzspiest, nu, bet jūs nejēgas tādi bez maza vai rekā, jūs neko nedarat, jums nav, es daru, man ir. Nu, un tas ir tāds, tas nenozīmē kā par tevi, ja, bet vienkārši, nu, es redzu, kā viņš izpaužās, kaut gan man arī ļoti pozitīvi piemēri tam ir. Mans pozitīvais piemērs ir grāmatvedīte Linda, kura vienkārši, viņa arī pozīcijā, un es vienkārši, vai, nu, tas ir grāmatvedībā uztaisīt garīgu atzimšanu, bet tas ir kolosāli. Starp citu, kā var garīgi atmosties un vēl ienest to grāmatvedībā. Un vēl savu uzņēmumu nosaukt Sijā radīt kopā. Caur grāmatvedību. Tā kā ir ļoti jaudīgs piemērs un dzīvē, ja vajag savedīšu kopā, jo Linda ļoti forši redz visu arī kā, ka visur ir iespējas un jāpaņem ir tas, kā var jauno ievest maigi, tikai arī tur ir tāpat attieksme, ko mēs tikko runājam, jā, ar savu attieksmi ejot. Un, protams, šķetinot lēnām kaut kādu kārtību ieviešot, kas ir vecais, no kā jāatbrīvojas un jauno, nu, priekš kā tad atstāt to vietu, kas būs tas jaunais, ko es arī integrēšu, jo viens ir nobrucināt un atstāt to tukšu vietu, bet tukša vieta nekad nestāv. Jābūt gatavam uzreiz, kas būs tas jaunais, ko es likšu vietā, lai tur ir tas plāns B uzreiz. Savādāk tur arī tā kā tad tukšums paliek, ja vienkārši ir nobrucināšana spējām nobrucināt, tā uzbūvēt neprotam, ja? Tad tur arī tas moments. Plānu sabrukšana, vilšanās, jā, nevēlēšanās sākt attīstīties. Jā, starp citu, jo 16 tas ir strauja izaugsme, ļoti strauja. Tā arī tur tā kā neauklējās, jā, izaugsme, tā ir strauja, tas ir pēkšņi. Vispār viss, kas ir 16, varbūt pēkšņi, līdz ar to dzīvē var ienākt pēkšņi notikumi, kas ir graujoši, bet pēkšņi arī kas ir pozitīvi, ja, tā kā te uzmanīgi, un tā kā, ja mēs tuvojamies tam slieksnim, tad, lai dzīvē nebūtu tie pēkšņie notikumi, tas ir kā tāds ritīgs zvans, vienkārši, nu, ja nesapot, ritīgi, zin kā, pļauka jauš jau tā, ka maz neliekas, un tad tas visums tā arī dara, un tad ir tā, oi, labi,
Nu, laikam sapratu, jā, tiešām saprati. Nu, laikam, un tad atnāk nākamā situācija, un tad, un tad pārbauda, kā tu saprati, jā. Jo, redzi, te jau uzdevums ir tālāk spīdēt, iet rādīt cilvēkiem pilnīgi cita veida ceļu, un rādīt to gaismu, tā ir liela uzdrošināšanās, tā ir liela bezbailība. Nevelti viņa apakšā saknēs ir 13, un nevelti tev ir pa saknēs, vai tev sajūtās ir ielikts 13, jā, lai tu sajustos, tev nav no kā baidīties. Ar tevi ir viss, un atkal tie augstākie spēki ar turpat, jo 13 saknēs ir 10, jā. Tā kā viņi tur ir klātesoši un atbalstam, plus vēl tas infologs, plus vēl tas, ka tas 30, ar ko tu esi ienākos, ir 30 un 10 kopā, nu, tas 20 un 10 kopā, jā. Un par to sfēru, nu, materiālajā dzīvē tu noteikti kaut ko tur caur materiālo prizmu, teiksim, tas sievišķais aspekts, ja tas strīdnieks un vispārējais. Nu, kaut kas jau tur noteikti ir uzbliezīs tā ne pa jokam, kur un rīcībā saule, tas arī ir, jā, nevis viens pret viens, bet tā kā vairāk. Un tās lietas, ko tu jau dari grupās un vairāk, reku viņš arī turpinās, tikai vairāk pārliecības, jo reku, ka pārbaudījumos 5, tur vienkārši jānostiprina tas droši nest tā zināšanas tālāk, droši radi savas jaunās metodas, vienkārši droši, jo vēlme izzināt ir, un tev pat talantā ir 13. Tas ir cita viens moments, kur iekšā mazais cipariņš, ja tev pat pārmaiņas nest, viss, kas ir par un ap pārmaiņām, tas ir tavs. Un tādas pat jaudīgas tu viņus var ievest, tikai tev jānotic sev. Un tu jau, ja tu sapratīsi to momentu, ka tu nedzīvo priekš citiem, bet tu dzīvo priekš sevis, tad tu būsi zirgā, jā, tad reāli tas ir nostiprinās tavu pārliecību, tu varēsi iet uz priekšu, tu tikai tu dari priekš sevis. Un, ja tur kāds kaut ko citu domā, nu, lai viņi tur domā, lai viņiem tur labi domājās, nu, 15 centrā, tu taču arī pati esi rengens un šitas te provokātors, jā, tad taču arī izgaismot cilvēkiem viņa tumšās puses arī dēsels būtībā pie centra, ka būsim, mēs pat daudz esam viņi tādi, tas pirmajā grupā arī bija, nu, forši sanākuši rekordi. Nu, tātad mācīties dzīvot apzināti, tad šeit un tagad, neaizspēlēties tur pārāk ilgi pagātnē, pārāk ilgi tur kaut kur nākotnē, šeit un tagad, jā, un ar tādu pilnīgu tādu jaudu šeit, ar visām, kā saka, 4 būt šeit, tagad ir mirklis, tagad mēs darām, tagad rekur ir tas fokus, jo domāšanā tas fokus, tas, kas ir 11, kas jau tev ir, ja viņš jau arī, tā kā virza uz kaut kādu pusi, kaut kur, izsacinot prioritātes, kur pirmo, kur otro es ņemu tam līdzīgi, tad es varu sev arī novirzīt, lai nav pirmkārt darīšana un spēku izsīkšana, vienkārši domāšana jau tāda. Darīt gudri, darīt efektīgi, tas nenozīmē darīt daudz. Tas gudri tas ir bišķiņi, bet jaudīgi. Un kad cits to varbūt darīs 10 stundas, tad pietiks ar 15 minūtēm, ja? Nu, tur ir tā māksla, un viņi tāpat domāšanā ir iekšā. Tikai viņi ir jāpieņem, ka tev ir šī spēja. Mēs pie pamata kvadrāta, kad būsim, mēs pie tā atgriezīsimies vēl. Tad šeit un tagad es jau teicu, ja? Nu jā, neļaut domām ilgi krāties, tad pagātnē vai nākotnē, ja? Tad, nu šeit visi te par pagātnē paldies. Tā bija pieredze, es augu un es eju tālāk, ja? 16 moments vēl tāds aspekts, kas citreiz pieredzēts, un varbūt, ka pašai ir bijis, var nākt arī diezgan pēkšņi un smagi notikumi, varbūt arī kaut kādi pārdzīvojumi, jā. Kāpēc? Jo bez lieliem pārdzīvojumiem izaugsmē arī nevar iet ar domu, tāpēc, ka 16. enerģija tā ir dzīvās pateicības enerģija. Tas ir pateicība. Pateicība nevar ienākt, kad nav bijis kaut kas, lai tu vispār novērtātu, kas tas ir. Un pretī ir to pateicību nevis vienkārši kā vārdu, bet kā pilnīgi visām šūnām ar ķermeni. Nu, tā no sirds vienkārši pateicos. Nu, tā, kas arī no pieredzes saka, man šie uzplaiksnījumi nāca, pateicības uzplaiksnījumi, un te viņiem vien biežāk un biežāk par mazākām lietām. Vienkārši tādā pateicībā atkal, no rīta es arī pakomentēju tieši šo aspektu, bet tas nebija ar 16 saistīts, bet kaut kā citādāk, bet tā pateicība. Un es saprotu, ka viņa nāk no tā, ka viņa pilnīgi līst ārā, tik ļoti tā pateicība, jā, tad tas ir arī tas nākamais izaugsmes posms, kas tev iedod stabilitāti, būt stabilai savā pārliecībā, kodolā, jo tas ir kā apstiprinājums, tu tiki galā, un tad tālākajās situācijas, kas tev nāks, viņas nevarēs tev izšūpot. Vienkārši tas ir tāds rūdījums, jā, tāds rūdījums vienkārši, jā. Cits gribi nesāpēs, cits gribi, nesanāks to cilvēku nokaut. Viņš vienkārši tādā savā spēkā nevarēs. Tie spēki, kas nāks virsū, lai izšūpotu, negribu vai vēl viņi paši nogurs. Jā, būs laiks, kad vienkārši, kā tornis, viņš jau tā, kur ir tornis, jā, simboliski tornis, un
tornim ir vajadzīgas spēcīgas sienas, lai viņi noturētu gaismu. Gaisma iekšā, kas tur sāk atblāzmoties, spīdēt, tā ir 17. enerģija, tā ir zvaigzne, kas translē iekšā jau dievišķo to gaismu, ja? Un fundamentam apkārt, ja, ir jābūt stabilam. Ja tur būs kaut kas, ko mēs neesam atlikuši, kaut kāda atlikuši, nu pēc tam, nu pat pati materiālā dzīve nav sakārtot, attiecības nav sakārtotas, veselība nav sakārtot, realizācija nav sakārtot, nu vienkārši vat viss, kas mums ir apakaļ, ko mēs ejam, tāpat materiālā pasaulē. Tad šeit, ja tu melot sev nevarēsi, tad vienkārši tie ķieģelīši ķep salipināti. Tad atnākas situācija un tā iebliezīs, ja, ka vienkārši, sabruks virsū. Un tad tas būs sāpīgi. Burtiski tas būs sāpīgi, gan emocionāli, gan fiziski vienalga. Bet tas sāpēs, jo ir melot sev. Tu nedrīkst melot sev. Vienkārši, kāds melot, ja ir nonāks līdz šim, tāpēc ir tas ceļš caur 7, atkal tā pārliecība, jo 1 + 6 ir 7. Drosme, ja, kad atkal tas plāniņš, tā skaidrība, tad tie mērķi un redzēt, ka manā gadījumā ir tikai labākais risinājums, tikai tā uzvara viņa jau ir, ja, un man nevar neizdoties. Nav tāds scenārijs, ka man nevar neizdoties. Viņš ir, ja, jo tas apakšā, teiksim, ar to 7 pirms jātiek galā, ja, tad tas ir dos dzīvības spēku tam 16 arī. Apzināties saikni ar radītāju, jā. Arī, jā, strādāt ar iekšā agresiju, ar brīvo dvēseli no negatīvām emocijām un prātu negatīvām domām. Te palīdzēs astotnieks, cēloņas likumsakarība, te palīdzēs divnieks par presetiem, ja, tas iepriekšējais, viss, kas ir jāpastrādā. Es tagad redzu, kā man atblāzmojās meitiņas izpausmes, jo meitiņa ir 16. datumā dzimusi, un es domāju, nē, ko sev padarčiks vispār, dāvana, ja? Un es jau ar to saprotu, ja man tāds bērns ienāk mūsu ģimenē ar Andi ienāk, tas nozīmē, ka viņa mācīs strauju izaugsmi. Ne pa vecam, bet pa jaunam, tāpēc nāk situācijas, ka nevar pa vecam, vienkārši nevar. Un viņa jau ir kā tas piemērs tam, un es arī redzu, ka viņa nāk ārā šīs te agresijas ar to, ka viņa vienkārši, tagad es tieši tīņu vecums nāk, ja, kad vienkārši ir kaut kāds, viņai augšā ir astotnieks arī, apziņā, ja, taisnības dzeguzēns mans, ja, ierauga kaut ko, un tik sākās, vot tur tā, vot tur šitā, es tā, mamma mija, kaut ko šitā mēs abi dzirdējis. Un, labi, mans uzdevums, ko ļaut viņai izemocionēt un ļaut iedod kaut kādu bildi, paskaidrot, kā tas ir veidojis. Tas nav tā, ka speciāli tur skolotājs vai ka tie bērni tur speciāli ir, viņi tādi muļķi. Nē, tur ir savs iemesls, un es viņiem visu laiku aicinu. Paskaties iemeslu, tur noteikti varbūt kaut kas ģimenē, tāpēc varbūt tas puika uzvedās tur tādī, un tāpēc viņš tur sabišķo, varbūt, ka viņam tur ģimenē kaut kas noticies, viņš vienkārši tā arī izpaužās, ja, un arī pievērš savu uzmanību, jo viņam arī, saku, tas viss ir saistīts, un ne meitiņa nedala to, ka cilvēks tikai tas un tas, un viņai parāda, un tām situācijām jau es izrunāju, saka, jā, es saprotu, bet man iekšā tā, ka es gribētu viņam iemaukt un tā, un šitā, es saku, es tevi saprotu, viss kārtībā, lai dārā, atradīsim veidu, kā tu vari, neturēt iekšā, bet, paņemt un, ja vai kaut kur paboksējies, vienalga, tikai ne uz to puiku lūdzu, un, bet atradīsim, bet tas, kad krēm iekšā, tas gaisma, viņa vienkārši, rekur, kāpēc tā dara, ja, un tad ir tā, tā cīņa arī par kaut ko, kāpēc tā jādara tā, ja, bet tu nevari visus aizliet, tev jāpieņem tā dualitāte, ja, un garīgajās enerģijās, lūk, uzreiz ielicot iekšā, ir jāiziet posmam, lai saliktu to puzli kopā, nevar tā uzreiz, hopā, mēs to gaismu spīdēsim visur, ja. Jā, tad veicināt arī garīgo zināšanu izplatību, ir mācīties arī pašai un arī cilvēkos dot to garīgo izaugsmi, vispār izzināt, vispār pašai iet izaugsmē. Ja tu no posmē, tāpēc tas 7 ir foršs, kāpēc 7, ja, ka viņš tur, kad mēs liekam tos mazos mērķus, un mēs redzam, kā mēs augam pa posmiem. Reku mēs sasniedzām reku tādu, un mēs redzam, kā mēs paši augam, kā mums prasmes nāk klāt, kā mums kaut kas vecais aiziet nost, un viņš palīdz tam 16, reku tā kā indikators, reku bija izaugsme. Izaugsme ir viss kārtībā, viņš ir tā kā mieriņā, jo pa lielam viņi ļoti jaudīga, gaiša enerģija, viņi var, protams, tracināt daudz cilvēks, viņi tracinās, jo tu vairāk savā resursā būsi, jo trakāk tur apkārt, kamēr izkristalizēsies, kas ir ap tevi vispār, ja? Jo tā gaisma, kad sāk spīdēt, viņa paliek tik spilgta, ka vienkārši nav iespējams, tuvu atrasties, nav iespējams. Tā kā smakajā plānā, ja? Tā kā viņa ir diezgan jaudīga, un tāpēc cilvēki sāk brēkt un reaģēt un pazūd no dzīves ļoti labi.
uz redzēšanos, lai jums veicās, jā, bet tu paliec pie sevis un pie tevis atnāks tie, kas var tavā gaismā arī patīkami justies, jā, un viss notiksies, un tas tam visam ir jādod laiks, lai vienkārši viņš, um, jā, samainās. Nu, lūk, tās tas tornis ir, jā, un viss, kas te ir apakšā, un visi, kas mēģina tur uzrāpties, mēģina te glābties, mēģina no visām tām kataklizmām, kas te apkārt, jā, tas viss tiek noslaucīts, tas viss tiek iznīcināts. Tad te nav pa maigo vienkārši. Vai nu jā, vai nu nē. Un tā, kad tu ieej vidē, tad tu vienkārši ienes tiešām. Tad tu esi tas, zini, kā saka citreiz tā, kā viņi te saka tā, taisnīgā tiesa ierodās, jā. Tiesas dienā ir atnākusi. Indra ir atnākusi un vienkārši. Vai nu nāves eņģelis, vai nu kaut kas vienkārši. Un tagad tur nebūs nekāda ņemšanās. Bet tas ir tā kā, nu kā, tas nav nekas slikti, vienkārši apzināties to spēku un jaudu, kas tevī ir, bet kā tu viņu vari akumulēt un arī integrēt, un arī caur to beznosacījumu mīlestībā, kā var atnākt un visu tā vienkārši nolīdzināt arī. Var izdarīt labas lietas arī izmantojot beznosacījumu mīlestību, jā. Tā kā tas ir tāds, nu, vēl uz priekšu. Ai, nezinu, cik es man, kā man te tas sanāca. Tur man te negribēs vairs runāt. Ja tu gribi kaut ko pakomentēt vai uzrakstīt, vai... Jā, viņi ir baigi jautīgāji un... Es, nu jā, vai dienīgi. Vai ne? Man vienkārši tā, ka man riktīgais sagurums šodien bija riktīgi aktīvā darba diena. Es katru reizi pie katras virsmas domāju, ne, viss jāsaka Inesē, ka es tomēr janvārī. Klausos, un katru reizi ir arvien labāk, gribas vēl un vēl uzzināt, un tā tālāk. Man šis tās slāpes pēc zināšanām vienkārši, es nezinu, kaut kādas neremdināmās. Bet jā, nu, ir tā, ka tur par to lepnību, tur augstu sevis vērtēšanu un tā tālāk, kad dieniņās, cik tas ir patiesi. Mana karma gan atnāca 37 gados, bet, nu, laikam ap 40, tā tas ir domāts. Jā, kad tiešām ilgstoši un sarežģīti veidojās tās attiecības, arī tās bijušās tā kā attiecības, viņas veidojas, un tā, ka viņas beidzot likās, nu jau būs tā kā labi, pēkšņi blākš, viss kaut kur uz visām pusēm, taču tāda sajūta, ka nobruka tas tornis, un jā, nu dabūju pamīzu, par to lepnību un par to visu, kas tur bija. Bet, es ļoti tagad cenšos un valdos un sevi vaktēju. Jā, jo man ir tiešām, es varu, kad es ieraugu kaut ko, šitas tā kā nav. Tā kā nevajadzētu. Tad kādreiz es diezgan asi cirtu, tā kā uzreiz, pa taisno pierē, bez prasīšanas, ak, dieniņās, cik nepareizi, jā, mēs zinām, pēc visam likumiem pilnīgi un galīgi tā nedrīkst. Un tad to es tagad esmu ļoti stingri mācījusies pēdējos gados valdīt, pievaldīt, turēt, pat ja redzu, reizēm pat ja prasa, tā, ļoti uzmanīgi. Vai šeit es varu teikt jau, vai šitas, vai cilvēks ir gatavs, vai kas runās, sirds vai ego. Var sakot, ļoti izvērtējot. Un jau, jau es sāku sev patikt. Tik labi! Jau pēdējo pusgadu es sāku sev patikt, un viss jau forši. Bet, tas pēdējā laika, tas par to sirds čakras atvēršanu, tā sirds enerģētiskā centra, tur laišanu to dievišķu ārā. Ak, dieniņās, viss man jau zūd pacietības, gribu viņu beidzot laist ārā, kur viņš ir. Tā kā tā. Ai, cik forši, jā, viss notiek. Droši, mierīgi, uz priekšu galvenais redzēt, tie atslēgu vārdi viņi ir, atpazīt viņus visus mēs varam, tikai, saku, te joki mazi, te tā kā, ja jau ir tas slieksnis jau ir sasniegts, tas, 40, jā, un tam līdzīgi, tad vienkārši prātīgi, lai viņš nostabilizējās un
ja ir kaut kas mazākais no vecais, no kā varam atbrīvoties, atbrīvojamies. Ja, tur uzreiz viņš vienkārši, lai arī dzīves vietā arī pieņemsim kaut kas, ka tu jūti, ka tas nekalpo tev, tas arī, es redzu, materiālās vidas, nu, vienu lietiņu kaut kādu, es nezinu, viņu iztukšojam, pēkšņi kaut kas saliekās, ja, ka viņš visu laiku ir kā atgādinājums, ka ir tā attīstība, mēs neko neturam lieko. Arī pat tie paši Aha. pieraksti, vēl viss kaut kas un tam līdzīgi, jā. Nu, īstenībā, jā, šitais ir tas arī šobrīd sāktualizējusies tēma. Jā, gan par ķermeņa attīrīšanu, kad jau jūt, ka prasās, nu, pie tiem 40. Kad nu jau viss, nu jau, lai šūnas varētu reģenerēties kvalitatīvi, nu jau prasās. Un otra lieta, nu par to telpu arī ļoti sāktivizējies, kad vajag, nu viss, nu jau deg aste, gribās sakārtot. Un es priecājos, ka būs tuvākās tās 2 nedēļas, nu ne šitā, Jā, jā, jā. tā kā būs tie sarkanie datumi. Tad vesels 2 nedēļas droši vien būs tāds miers un mieriņš, un tad varēs no viena gala sākt un šito visu pucēt ārā. Izpausties ritīgi. Jā, jo ir tā pašā sajūta. Vakar, piemēram, tiku vaļā no 3 maisiem ar burciņām. Nu, Jā. tik forša sajūta, jau tāds brīvība, elpot var. Šorīt no rīta aiznesu arī, man vajadzēja atdot tur cilvēkiem arī kaut kādas burciņas. Nu, atdot atpakaļ, vienkārši man bija dots un atdot atpakaļ. Un es tā, cik labi šitam virtuvēšanī stūrītī palika. Man ne? Tā es tagad baudu to attīrīšanas procesu. Nu jā, kur viņš ir skaisti. Un viņš ir kustībā, un viss uzreiz ir kustībā. Ja mēs redzam, ka mums manta, viņa tiek lietota pirmkārt, ja, un viņa ir kustībā, tad arī viss arī tur smuki notiekās. Bet arī brīdī, kad ir kaut kas, kad viņš stāv un nelietojas vai nolikts un tam līdzīgi, bet tas viss ir procesā, protams. Bet tavas sajūtas tāpat tev nedos mieru. Viņas tev 13. ritī gribēs vienmēr. Tā, kas ir kaut, zini, kā citreiz ar muguras smadzenēm tā. Kur ir? Vat kur ir kaut kas stāv, vat jūta pilnīgi jau savožu. Un atrod, kas šitas man, jā, pilnīgi, kad jūt, ka kaut kas liekas. Tas ir interesanti, jā. Nu, super, Jā, to tiešām var tā sajust. Bet viņi visi tad ir transformatori, ja tur no tā 11. līdz 16. Nu, izteikti, ja tas ir 13 un 16, ja 13 tā pa maigo, 16 tā jaudīgi, 11 tas, kad ir tā enerģētika, dubultais spēks, vienkārši dubultais spēks ir visā. Un, ja tev vienkārši viņš domās sēž, tad iedomājies, kāds tavs spēks ir domām. Vienkārši, nu, uzmanīgi, prātīgi ar domām. Labāk uz pozitīvo pusi vairāk, ja, kad drīzāk kaut vai kaut ko nereāli vai kaut kādu paradoxālu kaut ko iedomājas, bet labāk tā nekā negatīvi, ja? Nu, es nezinu, tur pieņemsim, ka tā tur, nezinu, mājās nevis tie kaut kādi burciņu maisi, bet tie maisi ar naudiņu, kuru, nu, zini, kā, nu, kaut vai spēlējies līdzi, kad, jā, kad varētu, nu, tā kaut kā, tā kā, vienkārši domas pieslēdz, viņas tev labs instruments, bet viņas jaudīgas, viņas dubultai aiziet uzreiz, ja? Tāpēc tas momentiņš ir, jā. Nu, skaidrs, nu labi, nu. Turpinām turnītim būvēt ķieģelīšus, jā, tos stabilos, to fundamentu, to stabilitāti, jo tā enerģija ir par stabilitāti arī, par tādu, nu, pavisam jau jaudīgu stabilitāti, tas jau vairs nav 4 mums tāds izteikti materiālais, un tāds šitas jau ir jau cita līmeņa stabilitāte, jā, bet, nu, tad skatāmies vienkārši visam cauri, kas kur kā ir vajadzīgs, un jā, tad mēs dodamies tālāk. Super, paldies. Paldies, jā. Un arī, ka mums lāsmiņa atnāca. Ei! Tad es tieši varēšu pārslēgties. Tu tieši laikā, mīļā. Kur jums ar Kristapu abiem 12 saknītēs, un mēs runājam šodien par saknēm, par jauno pieredzi, jā. Tātad, kas ir jāapgūst, ko ir vērts apgūt, un kas būtībā ir dzīvība, jeb enerģija visam tālāk matricai, visam pārējām virsotnēm, jā, tas koks fonā, viņš arī to arī rāda, ka šeit atradīsiet daudz jautājumus uz kāpēc, jā, un tā. Starp citu, jā, runājot arī, jā, Indriņa 12, arī, nu, viņš ir viens, nu, arī tūlīt mēs redzēsim, es parādīšu to posmu, ko bildi tūlīt būs, kad tas arī transformācijas priekšvakarā, tātad 12 ir par visu citādīgo, vispār visu citādīgo, visu ar kājām gaisā, par alternatīvo, par unikālo, par arī radošo.
Bet mēs šeit skatīsimies tagad šķēršļus, bet tas nav obligāti, ka jums tieši šitas viss arī ir, ja tur neieciklēties, vienkārši paņemiet aprakstu, pašķitniet vaļā, paņemiet, kas rezonē. Tad bez šķēršļu un jaunai pieredzē, kas jāapgūst, ir sevis nemīlēšana. Tad es sevi nelieku pirmajā vietā, ir citi pirmajā vietā, ja tas ir tāds pirmais. Un tāpēc tieši otrādi pie visām dienas gaitām jābūt sev es arī zinu, ko es runāju, ja man sajūtās stāv šī enerģija, sajūtās ja tikko es kaut ko citu nolieku vairāk prioritāri nekā sevi pašu, es uzreiz dabonu atpakaļ, es uzreiz šo enerģiju izpaužu, izbaudu viņas negatīvos aspektus, ja tā kā, tas, diemžēl, tas tā ir, bet tā sevis nemīlēšana, jā, vai arī laika veltīšana, teiksim, vispirms citiem, tad sev, jā, vai vispār sev, man kaut kā, nopirksim vispirms bērniem un pēc tam mammai, ja, vai tētis, ja, kā vispirms ģimenē, pēc tam kaut ko varbūt sev. Bet, jā, tas tāds momentiņš ir, kas ir jāpiefiksē, un viņš ļoti ātri atspēkos uz negatīvo momentu. Pēc tam mums pazūd enerģija, un pēc tam mēs arī, ko es gribēju teikt, tā pazūd enerģija. Upuru lomā mēs iekrītam, jā, upuru loma, tas ir, upuris 12 enerģija vienkārši, tas ir tas slavenais variants. Manipulācijas, jā, es taču tev to, vai tad, ja tu man izdarīsi to, es tev izdarīšu to, vai kaut kā tam līdzīgi, ja caur kaut kādām, jā, tas arī var būt negatīvais. Bet tikai tāpēc, kad enerģija trūkst. Enerģija trūkst, ir iedota citiem, un tad jau tās automātiskās manipulācijas nāk, kas tas ir? Tā ir elementārā izdzīvošana, bet loģiski, ka tur būs pēc tam manipulācijas un vēl sazina, kas tāpēc, ka sev ir dzīvē vienkārši liekts viss prieks un viss pārējais, jā. Vienkārši viss ir, tā kā, ja tu citiem dod, tad tev nevajag, tad priekškām tad tev, jā. Un tad tur arī nāk, tur tas cēlons, bet te viens moments veltīt sev, iedot sev, jā, pievērst sev uzmanību un visu, un tas viss negatīvais, viņš momentāli saliekās uz pozitīvo, tāpēc, kad ir enerģija, ir spēks. Nespēju pateikt nē, jā. Jā, es arī tur pasēdēju tajos grāvīšos, jā, un tagad arī mācos ļoti un arī integrēju ikdienā neteikšanu situācijām, kur tiešām, tā kā, jā, es saprotu, bet ir brīdis, kur tā kā nē. Un mana vecā versija būtu teikusi visiem jā, visur jā, un atkal vēl ietratanī savā kaut kādā, es nezinu, savā skarbajā negatīvajā pieredzē, jā, bet, ja tu nespēji pateikt, nē, tad pazudīs enerģija. Tad tev kaut kur kāds apēdīs, tad kaut kur mēs mēģinām būt labiņi, tad kaut kur atkal sev atņemsim nost atkal citiem, jā, vai kaut kam citam, ne tikai ne sev. Protams, ka tad nebūs enerģija, protams, ka tad būs kaut kādi naudas zudumi, protams, ka būs veselības problēmas. Protams, tas ir sevis necienīšana vistiešākajā veidā. Es to arī par sevi runāju, jā. Es arī sevi necienīju, jā, un es zinu, kā tas izpaužās, jo es to reāli uz savas ādas izbaudīju, un man tas algoritms ir skaidrs, tāpēc šobrīd man ir pieriebies jau tas viss, visi mainos. Un tad, kad Ines sāka mainīties, tad Ines palika tāda jau nērta, un citi to pamanīja un pateica, kā? Tagad nē. Bet, un nevis pat tā, citais, Ines, ar tev viss ir labi, kaut kas noticies? Es saku, kaut kam bija jānotiekās, jā, smaida pretī. Un tad paliek nērti, un tur nezinu, kur vairs palikt, jā, bet nē, viss šoreiz nē, un viss, un bez paskaidrojumiem, un nav jāpaskaidro, un nav jājūtās nērti, ka mēs pasakam nē. Tās ir tik daudz situācijas, tāpēc, kad 12 enerģija, tas ir empāts. Tas ir tas, kas atdos visu priekš citiem. Vienmēr izpalīdzēs, vienmēr atbalstīs, vienmēr iedos un vēl sazin ko, priekš kām. Šito sevi tā, tā. Necienīt, jā, tāpēc, ka ļoti daudz ir tādi, oi, pa brīvu, es labprāt paņemšu, oi, pa brīvu, es labprāt paņemšu, un es jau pati tādā, jā, pa brīvu, kamēr beigās nav vairs skābeklis, ko normāli ieelpot, ja, ka pat savu personīgo skābekli ledot, tas ir traki, jā, un tad ir sekas ir, tādas, kādas viņas ir. Tā kā par to nepateikšanu, tas ir tā ļoti jāsako līdz, kur jā, kur ne, un galvenais, lai ir savstarpējais izdevīgums. Un tas ir normāli, ja ir izdevīgums, tad tas ir jā. Bet, lai būtu tāda adekvāta gan enerģijas apmaiņa, gan, kad nav pilnīgi izliešana ārā. Jā. Upurēšanās vai nespēja pieņemt palīdzību, jā, man jāspēj pieņemt, jā, man jau nevajag, es jau varu citiem, bet man jau nevajag, vai ne? Uzupurēties, jā, tā kā, jā, es tā kā, ir situācija, labi, nekas, izdarīšu, uzupurēšos, kādam tur izdarīšu, un pēc tam katru reizi, ka šitā mēs vēl apzināti tā padomājam, pēc tam tā situācija tā nostrādā, ka pēc tam maz neliksies, pēc tam vēlreiz to atkārtot, ja?
Pieķeršanās partnerim, jā, var būt arī tāpēc, ka, nu, kad nav atkal, jo 12 saknes ir 9, jā, un 9 ir par pašpietiekamību, un ja pašpietiekamība nav sakārtota, tad mēs kaut ko pieprasam no partnera. Lai mums iedod, lai mums sagādā, lai mums pasaka, lai mums vēl kaut ko, nu, ka mēs atkal turpinām to traumēto iekšējo bērnu nes līdzi, jā, vienkārši. Un tad kaut kas, nu, kad nav tā pašpietiekamība. Nevēlēšanās mācīties un apgūt jaunas lietas. Jā. Un tas ir būtiski, jo, tieši vēlme ir mācīties un iet uz priekšu, jo tas būs vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka skatāmies simbolikā. Simboliskais rekur arī, un arī video būs simbolika izstāstīt rekurā, 12 uz tāda divriteņa, bet bez stūres, un viņš tikai balansē ar savām rokām un ar savu iekšējo pārliecību no muguras puses viņam ir viedais, kas ir 9. enerģija, ja, spīdina to zīzli, ka būtībā tas ir brīdis, kad tu biji iededzis savu dzirksti, mēs esam iedeguši, mēs iznākam ārā, mēs sākam dalīties ar cilvēkiem un nesam tālāk. Esam, nu, tā kā viedais dalās savā viedumā, un tas ir tas spēks, kas palīdz pa šo zaru arī noturēties šim ritenim, jā, lai brauktu tur uz priekšu, un tas galā, kas mums tad jau zidošajā zara galā, mums sagaida jau 15 enerģija, jo pa ceļām vēl būs 13, kas ir kam jāaiziet cauri, jo 12 redz, viņš redz visu savādāk, redz visu citādāk, no citas puses viņam viss izskatās, viss ir ar kājām gaisā. Un tālāk vēl pēc tam 14 būs arī pēc transformācijas enerģijas, pēc 13, jā, kas ir sajust savus dvēseles impulsus. Un, jā, tad redz visu citādāk, un tie pirmie soļi, kad, tad zini kā, oi, klausies, vai tu nevarētu Inesīt tur atbraukt un to, un šeit, jā, tūlītās, bums, un tu jau no zarēsi nost apakšē. Un ejam apakaļ, tā, uzskatām kaut kādu zariņu, tā, nostājas, tā kā, labi, brauc uz priekšu. Ienesīt, vai tur varētu tur to, šitas, bums, sakal, jā, es varētu, jā, bums, sakal, nokrita nostakal. Un kā netieku, tā netieku, jā, un tas ir par to arī, kad laiku sev nevēlt un vispār, jā, un mēs atkal esam nostāpies, ka kāds ir atkal izjaus, bet tad brīdī ir svarīgi tas fokus uz sevi, es skatos uz priekšu, man ir jābrauc uz priekšu, jā, lai ieiet tādā gara pasaulē, ja kas ir 15 tur galā rezultātā, pa ceļam visas transformācijas, vispārējais, ja, tad, nu, te ir ceļš, ko darīt, un stūres te nav, tas viss ir ar savu ķermeni, ja, līdzsvars ir jānotur, tā kā cik ļoti lielam treniņam un pārliecībai jābūt un stabilitātei, lai nenogurtu, ja, no resursam to izdarīt, jo ir kā liekas maziņš posmiņš, bet īstenībā ļoti garš viņš ir, ja, tāpēc, ka viņš ir pilnīgi citādākā variantā tiek darīts. Jā. Mēģina apskatīties uz ierastām lietām arī citām acīm, kā saka, monētai nevis, nu, monētas abas puses un ne tikai abas puses, bet visas šķautnes apskatīties, jā. Un tas ir tas pozitīvais moments, tas superīgais, ka tas ir cilvēks alternatīva, cilvēks, kam ideja vispār netrūkst. Radošums tāds, ka vienkārši, kā to vispār var izdomāt, jā? Nu, kā kaut ko tādu var izdomāt, jā? Un vēl, piedāvām, vēl tas ir reāli, to var, ka to var arī norealizēt, ja, ka tas nav nekas tāds mistiskais. Bet jā, daudziem nepatīk, daudziem atkal būs pretenzijas un būs tā, nu, diez vai, nē, šitas noteikti neizdosies, atbalsts nav. Kad 12 grib iet uz priekšu savā unikalitātē, bieži vien sākumā, lai viņi notestētu viņa pārliecību, lai viņš tiešām nenošūpotos nost, atbalsts nav. Bet ir labi, ja viņš ir labi, ja viņš ir. Un iedomājieties arī vecāku ziņā, ja tie vecāki, bet aug ģimenē vai bērniņš ar šitādu enerģiju, tu uzreiz saprot, ka te vajadzēs svarīgi viņam uztrenēt to, ka viņš sev tic, kad drīkst visādi, tāpēc skolas kaut kāds standarts var šeit jaukt galvu un var tā kā, nu, traucēt ar to, ka, nu, ir tā un ne citādāk, ja, šo piemēru var izrēķināt tikai šādu un ne citādāk. Bet šis cilvēks, viņš mācēs izrēķināt vēl 5 citos variantos, kas pa skolotēm pat prātā nebūs ienācis, ja. Tā kā šeit ir tas moments, kad galvenais noticēt tam, ja tev ir sajūta iet kaut kādā savā citā versijā, nu, ir pilnīgi sajūta un zini, kad izdosies, ej, droši. Pat ja neviens tevi neatbalsta. Es vienmēr smējos, uzzvaniet, uzrakstiet Inesai, Inesa teiks, kad izdosies, ja, tā kā, ja tev neviens cilvēks pasaules neteic uzrakstīt, man es pateikšu, ka tev izdosies, un es tev tā kā karsē meitene līdzi, lai jums abiem diviem izdodās, jā, lāsmē, kas tam izdodas, man uzrakstiet, es jums iedošu motivāciju, kad viss ir kārtībā, jā. Es tiešām ticu katram solim, un jo trakāk, jo labāk. Tā kā pilnīgi noteikti. Pārtraukt sūdzēties par dzīvi, mēģināt saskatīt tajā labo un nekoncentrēties uz slikto, iemācīties pateikt nē, ceļš pašcieņa un ticība sev, dāvināt sev dāvanas, starp citu, rekomendāciju, jā, lutināt sevi, dāvināt dāvanas.
izprast jaunās zināšanas, nodot tās citiem. Starp citu, 12 var paskaidrot pilnīgi citādāk. Viņam ir spējas, ja piecinieks ir kā skolotājs, viņš arī prot izskaidrot loģiski un arī tādā secībās pateikt. Tad 12, kas dod zināšanas tālāk, viņš īsti pastāstīs par caur tādām arī metaforām, daudziem dažādiem piemēriem, un kad, nu, agri vai vēl kaut kas tā kā, nu, pieliks, ja, tā kā ļoti labi aiznes informāciju tālāk. Mhm. Nu, jā, iemācīties atbrīvoties no vecā un sāc jaunus ciklus, jo tas ļoti svarīgi, tāpēc, ka turpat klauvē jau 13, ja? Tā kā, un tas ir kalpošanas enerģija. Jā, 12 kalpo cilvēkiem, bet prātīgi, lai tas ir tā kā appusējs ieguvums, un tas ir kaut kāds arī ilgtermiņš un ved uz attīstību. Jo kalpot cilvēkiem, teiksim, izdarīt, un viņi neko pēc tam nedarīs, vai tādā vietā, ka tu izdarīsi, tur nekāda attīstība nebūs, vai tas ir mīnus, jā. Un to ir būtiski apzināties. Ir sevišķi, kad ir runa par kaut kādām labdarībām. Es jau vēlreiz atgādinu, jā, mēs jau kaut kad pieminējām, bet labdarības, visur labdarības, ne, labdarība, laba lieta, ja tā kaut ko maina ilgtermiņā, un tur notiks attīstība. Bet ja tur kaut kas tikai tāds, nu, kaut kas kārtējies, kaut kas, un mēs vienkārši, un cilvēks dēļ tā neaug, ja, ka tur tiek viņam viss iedos, mums tikai žēl ir, nu, vai to vajag, jo tas uzreiz karmā atnāks apakaļ, ja, cēlēs ar likumsakarību nostrādās apakaļ, un iemetīs mums tādā upurlomā, ka maz neliksies, ja, tāpēc, kad atņems visu, atņems reāli, tāpēc ļoti uzmanīgi, kam es dodu, kam es nedodu, tikai tāpēc, kad ir žēl, to žēl un paturēt pie sevis lūdzu, ja, katrs ir izvēlējies šeit dzīvē iet savu ceļu, tā kā viņam jāiet, katram ir savi scenāriji, un ja tev ir žēl, tad varbūt tev ir žēl sevis. Žēlojot citus, tev varbūt ir žēl sevis. Ja tev liekas, ka citam vajag palīdzību, ļoti palīdziet, varbūt tev vajag palīdzību, ja? Un tas ir tas 12 aspekts, ka mēs esam skatījušies 22 enerģiju ceļojumā, kad, ja tev ļoti gribas kādam palīdziet, tad visdrīzāk tā ir zīme, ka tev vajag pašam palīdzību. Ja? Ir sevišķi, ja tu esi gatavs nokt citus pirmajā vietā, tanī brīdī tieši citus pirmajā vietā un ne sevi. Bet jāskatās kaut kāda situācija, lai tas saucamais veselīgais egoisms, jā. Jo vispār tā ir kalpošanas enerģija, jā, viņa iedod, viņa ienes empātiju, viņa ienes līdzjūtību pasaulē, viņa ienes vairāk tādu izpratni, nu, tā kā izprast vienam otru, iejusties, jā, otrā ādā. Bet tur ir savs zināms robežs, jo tā enerģija ļoti garšīga ir, viņa uzreiz tam kāds grib apēst, un o, cik labi, ka tāds labdaris ir, vai cik labi, ka tur dod, vai cik labi, ka tur izlīdz, vai cik labi, jā, tu tikai ņem, tā kā lūdzu prātīgi ar šo visu, jā. Vai tu Lāsmī kaut ko gribi pakomentēt vai uzrakstīt, kā tev pašai, nu, tu skaties, jā, par šito 12 kaut ko, vai kaut kas rezonē. Un mums palika vēl, Antriņu un Ingūnu, jā, tās, tā, tad es Ingūnu tūlīt palaižu ar piecinieku. Piecinieks mums gan bija no rīta, jau arī Ainiņai, ja nemaldos, jā. Un, tātad piecinieciņš. Nu, piecinieciņš tas skolotājs un likums, jā. Tātad, protams, ka negatīva izpausme būs tas vēlme pamācīt citus, jā. Kad neiet vārdi kopā ar darbiem. Ja, klausieties manos vārdos, bet neskatieties manos darbos. Protams, kā arī ir pēc zināšanām izzināt, bet viņas nepielietot. Ja? Mēs tikai izzinām, pērkam tādus kursus, ejam uz tādiem semināriem, pērkam tādas grāmatas, lasām, darām, rakstam, bet nekas nemainās dzīvē, jo mēs viņas nepielietojam. Ja? Tas ir mīnus vienkārši. Kategoriskums un pārliecība par zināšanu patiesumu. Nu, ja, kad ir tā un ne citādāk. Tā bija teikts, tā tur viens teica, un ja tikai tā, un tu, ko tu tur domā, vispār pilnīgi kaut kas ne tā, ja? Vai šito kategorismu pret kaut kādām lietām, vai ka tieši tā vajag. Nu, var visādi. Te pretī tev tāds 12 pieņemsim, jā, viņš pateiks, kā. Un te citreiz arī sajiet uz nažiem, tā kā arī kategorisms no 5 un 12 tas plašums, tas alternatīvs, tad sajiet uz nažiem, tāpēc, kad vienkārši, nu kā 12 pasaka tam 5, kas šauri domā, nu kā tu vari tādu kaut ko vienu, es tev tūlīt 10 citus variantus pateikšu, ja? Un tas 5, nē, tā vispār nevar būt, jo tas nav saistīts ar to un to un to, un tāpēc arī 5 ir aicinājums plašāk paskatīties, ja? Un plašāk, kad dažādas varianti, kad informācija ir dažāda un viņa var rezonēt, var nerezonēt, kādam rezonē, kādam ne. Tev ir jāpaņem tikai tas, kas tev rezonē, tev ir jāpārbauda savā dzīvē, kas tev strādā, un tas ir tā kā, nu, tāpēc jāpačako līdzi, lai nav tā kā tādas galējības, jā.
Nu, konfliktēšana ģimenē, te vairāk uzsvers uz to, ka jā, tas ir ar tur, kur no tās ģimenes, no kuras mēs esam atnākuši, un to, ko mēs esam paši izveidojuši arī, jā. Jo te ir tāds aspekts arī pēc bildes, jā, pēc simbolikas skatoties, tā tad pirmais, te 3 posmi, pirmais posms, tad komunikācija ģimenē, un skolotājs, tu vispār vari būt kārtīgs skolotājs, ja te visi kā, nu, kā skolotājs, nevis kā pedagogs, jā, bet dzīves skolotājs, ka tu tiešām tvērsi zināšanas, ka tu tiešām pēc tam darīsi to, ko tu esi iemācījies pie nosacījuma, ja arī nebūs domstarpības ar vecākiem, ja? Ka mēs pieņemam, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir, ka viņi ir, nu, viņi iet tur, kur viņi iet, vai arī, ka viņi bija tādi, kādi viņi bija, viss kārtībā, mēs ejam tālāk, ja? Un mēs, protams, no komunicēt vienkārši pieņemot un nu, neciklējoties, ka tur kaut kas tā vai kaut kas šitā, vienkārši kapitāla pieņemšana, ja? Tālāk, ka mēs turpinam izzināt vidējais, ja mēs izzinām, bet mēs arī pielietojam, nevis tikai kā apakšā, ar es izzinu un sāku pēc tam citiem stāstīt, klausieties, vat ir tā un tā, tāpēc tā burtnīca uz galvas viņam tur ir, ja? Kad, nu, pirksts gaisā. Vat jūs tagad klausieties, es jums teikšu, ja? Bet, nu, tas ir tāds viltus skolotājs. Viņš ar savu piemēru nenāk tālāk. Nu, nākamais, trešais posms, ka mēs tā zināšanas, ko mēs, ka mums ir vēlme izzināt sevi vairāk. Vēlme vairāk sevi attīstīt, mācīties, ir uz priekšu. Un te arī tādā grāmatā tur rāda, ja, kad kur ir, tu vari, kur tas ir, kur tādas iespējas tavas, ja, un atskatīties uz pagātni un laist viņu vaļā, ka tu negribi būt tā vecā versija, ka tu gribi mainīties, ja tālāk uz priekšu. Un tie posmi pa laikam, tādi posmi, ko tu atklāji, vai, jā, viss, es nevēlos šito, es gribu jaunu, gribu to jauno versiju integrēt, ja, un tā kā jūs esmu viņu atklājusi, vēlos to izzināt un integrēt. Nu, tad būtībā tas pats līdzīgi, kā mums bija kaut kādam, arī bija 5. virsotnē attiet no pārliecības, ka mums vienmēr ir taisnība, ja? Mācīties dot zināšanas ar mīlestību, nevis audzinot, jā, nu, tā tālāk. Runāt mierīgi, nevis, nu, tur tā, tur šitā, tā un tā, nevis sludinot, ja, bet mierīgi, informāciju nodot mierīgi, ja. Tepat laika apzināties, ka ir tās oratorās spējas un ka to informāciju var nest tālāk, ja, un kad ar viņu var mieru darboties, ja. Un viņu un var arī kādam kaut ko iestāstīt, bet tā kā nevis piespiest, bet tā kā, nu, tiešām saprotamā veidā izskaidrot. Cienīt citus cilvēku izvēles, pat ja tās ir pretējas, ja, mūsu pārliecībām. Arī attīstīt to intuīciju, sirds balsu, lai nav tikai ar prātu. Mums tas bija pie 5. virsotnes, jā, mēs kaut ko runājam, jā. Jā, un tad būtu faktiski visas uzkrātās zināšanas svarīgi nodot tālāk, vai nu integrēt pašiem, vai dot tālāk, lai viņas nekrājās. Un tad tur arī ir svarīgi, lai tas cikliskums ir tenīs zināšanās, ko mēs jaunu varam iegūt, ja mēs turpinam vēl sēžam uz vecā, kas ir kā ir ielaists līdz pusē, kaut kur te viņš ir, kaut kur viņš te nav, un vienkārši, nu, ne šis, ne tas, un kā mēs krājam kaut ko veco, ja? Tāpēc dodam tālāk, bet vispār kaut kas ar, nu, mēs pastīsimies, ka mēs tiksim tur tālāk. Kad es salikšu kopā, jā, tur kaut kas ar to sistemātisku skolotāju būšanu, tie ir kaut kas interesants. Jā, likumi, noteikumi, tu vari radīt savus likumus, noteikumus, tu viņus var mainīt mājās, jā, un tu viņus vari, ja tev ir iespēja iniciatīvu izrādīt vai kaut kādu priekšlikumu, kaut kur kaut ko mainīt, jā, droši, likumu un noteikumu sadaļās, jā, pilnīgi droši. Kaut kādās arī, jā, vai tie ir amati, vai tie ir kaut kāda sfēra, vai kaut kādas situācijas, tur tu droši esi spēcīgs cilvēks, kas var pamatot, kas var argumentēt, kas var sistematizēt, jā, loģiski, kārtīgi, tā kā tas viss ir, un tās spējas vienkārši jāceļ ārā, viņas reāli ir. Nu, protams, oratorija viņa arī ir ielikta, viņu var attīstīt, viņa vienkārši ir, jā, viņu var droši, pilnīgi droši, jā. Ja balsī tur ir pārmaiņas, es skatos arī tur stāv 13 talantā. Un rīcībā, nu, tur mēs tiksim vēl, jā, tur arī Belniņš ir, tur pie tā mēs satiksim. Tālūk, jā, ja kaut kas tev rezonē, tad arī var padalīties čatiņā vai vienkārši tāpatās, jā, par to piecinieku dzīvē. Vairāk būt tam dzīves skolotājiem. Tā, un Lasmiņa vēl mums uzrakstīja, par 12, ja? Jā, piekrīt daudzām lietām, vēl trenēju sevis mīlestību, man ir labs skolotājs. Un arī neteikšana vēl jāstiprina, bieži vien neērti pārtraukt sarunu, kad jūtu, ka no šīs sarunas jau paliek slikti, saprotu, ka otrs grib izventilēt, jā, nezinu, varbūt baidos pazaudēt labas attiecības. Jā, iespējams, tu ļoti labi pateici, iespējams, ka ir tāds, nu, tu zini labāk, lai viņas tad ir prom, nekā, ja arī kaut kam ir jāzūd, tad lai viņš zūd tā, nekā tu tur vēl mēģināt, jo tas ir tava enerģija, tavs spēks, jā. Tā kā pilnīgi bez nekādām
Zini, kā var jau arī, ja negribas tā rupji pārtraukt, zini, kā var uzreiz tā kaut kā klausies pēkšņi, es taču aizmirsu, man taču tur bija jāizbrauc tur un to, man taču to tās tā, labi, zini, kā parunāsim nākamreiz, bet paldies, ka. Vai kaut kā citu, nu, 12. atradīs variantu. Tas nav tā, ka, nu labi, nu, tas, ai, tur es meloju. Nu, kāda starpība, tu radoši izsakies, nu, kāda starpība pa lielam, bet tā ir tava, tad brīdī labsajūta, veselība un vēl jau vairāk tava enerģija, ja? Tu drīksti tur, tā ir tava realitāte, tu esi sanies par savu realitāti, un tu stāsti kādus makaronus, tu gribi sastāstīt. Ja tev ir iespēja sastāstīt makaronus, stāsti makaronus ar dieniņās, un viss. Un jūs projām. Paldies par sarunu. Bet tas ir alternatīvs veids, kā varbūt tās attiecības tā kā nesačakarēt, bet tā interesanti novadīt. Un, ja viena, otrā, trešā reize, tad cilvēkam varbūt jau sāksies likties, aha, mēģina man atkabināties. Ļoti labi. Man tā arī ir vārdos ar teikuši, Nines, tu laikam grib no manis tikt vaļā. Es teikšu, un es saku tā, nu, ja tev tā liekas, tad ja tev tā tas liekas, tad iespējams, ka tas varbūt tā arī, ka tā arī ir, bet nevis, kad tikt vaļā, es vienkārši cienu savu laiku. Es cienu savu laiku, un, zini, tu man esi vienīgā ar šādām problēmām te apkārt. Man tomēr arī vēl ir ģimene un visi pārējie, ja, ka man jārisina, ja. Es piekrītu, bet ja tās problēmas ir vienas un tās pašas non-stopā, nu, tad varbūt jāsāk ir domāt. Un tad ir tas brīdis, kad Ines, tā kā tev viss ir kārtībā. Nu, kaut kādā citādāk es palikusi, saku, nu, jā, es vienkārši redzu, kā viss ir saistīts, un kad tu man 5 reizes saki vienu un to pašu, bet nekas nemainās. Un tā kā 15, saku, paspruka, ja, viņš taisnība pasaka, un tad, ak, tu šitā, no ko? No ko? Ja tur kaut kam jābrūk, lai viņš brūk. Uz redzēšanos. No ko? Nu, ja mēs necīnīsimies paši par savu dzīvi, tur vienkārši, jā, tur visādi var būt. Tālāk, tā kā paldies tev, jā, paldies, Lasmiņa. Tā, un Antriņai 13, jā, noslēgsim to lītās, man liekas, devī. Jā. Taisnība, paldies, jā. Ai. Reku vēl vienu bildi nebija parādījis pie 12, nu, bet tas, jā, varbūt tas ir redzējis, jā, ka vienkārši visādi var dzīvot, arī šādi. Kurš teica, ka tā nevar, jā, Reku 12, ļoti raksturīgs. Ha? Arī tā var, kāpēc gan ne? Viss normāli. Tā kā atkal tāda odziņa uz to unikalitāti, kāda jums tā sakņu enerģija ir, jā, ka vienkārši droši. Tā, un Antriņa 13, nu tad 13, nu jā, cilvēks pārmaiņas, jā, tad būtībā jaunā pieredze ir iemācīties iet pārmaiņās un būt pārmaiņas pašai būt kā pārmaiņām, kas nes tā kombinācijā ar 16 rīcībā, jā, kas arī tikko bija atskanējis, jā, bet viņš tur kaut kur līdzīgi varētu izpausties, un tev vispār viņš roku rokā kļūt par 13, kurš pēc tam iet 16 jaudā vēl, jā, nu vispār, kur nu vēl labāk. Tātad šķēršļi bailes par savu un tuvinieku dzīvībām, bailes no nezināmā. Jā, jo 13 ir bailes no nāves un bailes no nezināmā, jā. Bet tad tas viss ir vienkārši jānodefinē. Un jāsaprot cikli. 13 ir cikli. Tad dzīvē notiek cikli. Ir viena cikli, viena kaut kas sākās, viens kaut kas beidzās, atkal sākās, kaut kas beidzās. Cikliskums ir vienkārši jāizprot. Jāpameklē varbūt vairāk informācija, teiksim, tā tēma, teiksim, kaut kur kustina un tam līdzīgi, ja? Tad, jo tie ir cikli, un cikli būs vienmēr. Nu, mēs neviens dzīves no šajienes neiziesim ārā. Nu, tur, nebūs. To taču vismaz ir kaut kad būs. Bet vienkārši tā, kā lai mums nav šoks, ka kaut kas arī notiek, kad vienkārši cikls noslēdzies, un mēs esam pateicīgi, ka tur viss ir tā, kā viņš ir, nu tur ir dvēseli izdomājis un visu laižam projām. Mums vēl šeit jāpaliek dzīvot. Jā, tā kā viss tā mierīgi, prātīgi. Bailes no nezināmā tā. Jā, nezināmais patiesībā ir viss zināmais, tikai sen aizmirstais. Nu, nav nekas tāds nezināms. Nu tā, ja tāds paskatāmies no tāda info lauka viedokļa, ja? Un ja vēl ar to ir saslēgums, un tev viņš ir, tev caur 20, reku tev tomēr ir tas 30, jā, ir 20 kanāliņš, viņš tur ir. Viņi droši var šķetināt vaļā, viņš tur ir, kā klātesošais, kad tas viss ir zināms. Viņš vienkārši ir drosmīgi jāpamēģina, jāiet uz priekšu, nu, vienkārši, ja uzdot jautājumu, kas ir ļaunākais, kas varētu notikt? Nomirt? Nu, mēs to agri vai vēl tas notiksies. Nu, tam jānotiek tagad, ok, lai tā būtu. Vienkārši nērti būs kaut kas nekomfortabli, jā. Kurš teica, kad izaugsme ir ērta? Ļoti nērti būs kaut kādu brīdi, jā. Bet pēc tam tas nērtums kļūs par ērtumu, jo tas būs kā indikators, ka tu izaugsmē. Un tad, kad sāksim pieņemt tās lietas, jaunās lietas, ka viņas tā kā ienāk, tad uzreiz būs citādāk, jā, būs uzreiz jau forši. Nu jā, pārpilda sevi ar krāmiem. Tas negatīvais izpausme ir tieši otrādi. Visu laiku bīda mēbeles turpa šurpa pārkrāmē no vienas uz otras, ka vienkārši ciest nevar, kad ir kaut kas, ka kaut kas ir uzkrājies, ja, tā kā 13 raksturīgs ir vainu. Tas ir labi atkal, ja tā kustināšana, tas jau pozitīvā izpausmē.
Iegrimšana pagātnē nav labi, jā, tas ir, mēs aizķeramies pie kaut kādiem notikumiem, pa ilgu ņemam līdzi, neizprotam, kāpēc tas tā noticis, un atkal tas aicina to dvēseles aspektu, ka mēs apskatāmies uz tiem cilvēkiem, kas kaut ko nodarījuši, kaut kāds notikums ir bijis, apskatāmies uz tām dvēseles tām lomām, kas ir bijušas, kas tika noslēgtas, lai uzņemtos šīs lomas, lai iedotu to pieredzi, kas bija sarunāta. Un ka mēs to sākam izprast, pieņemt, tad arī mēs citādāk skatāmies arī uz tām situācijām, kas kaut kādā vairāk, lielākā, mazākā variantā bija pievilkušās. Nevēlēšanās kaut ko mainīt dzīvē, nu, tad nesanāk. Ja ar nevēlēšanās, nu, tur vienkārši, nu, skaidrs, ka tur kaut kas nāks virsū. Jebkurā gadījumā. Nu, nav tāda lieta kā nevēlēšanās šī gadījumā. Šī pozīcijā, ja jākļūst par pārmaiņu nesēju, tad būs jāattīstās, būs jāmainās, būs kaut kam jāmainās vidē, cilvēkos, jā, kaut kam būs mainīsies pa visiem lāgiem, savās prasmēs, savās izpausmēs, ja, tur nāks pārmaiņas iekšā. Pieķeršanās materiālajām lietām, jā. Nu, te ir jāpārskata, vai tiešām viss ir vajadzīgs, vai viņš man kalpo. Līdz kaut kādam arī sīkumiņam, vai tiešām vajag mājās 25 karotītes mazās, jā, teikarotītes, jā, vai tomēr, jā, vai pietiek tomēr tik cilvēki, vai kaut kādas 10. Jo te arī tomēr nu, aizgāja jau viss jau pārmaiņas balsī ienācām. Tātad, vai es viņu pielietoju, vai viss, kas man ir mājās, es pielietoju. Jā, jo 13. ir ļoti svarīgi, ka nav nekas liekas. Tas nenozīmē, ka tur pilnīgi nekā nav un pilnīgs atplūst minimālisms. Kaut kā minimālisms nav slikta lieta. Minimālisms mūs modina uz, arī uz tām pārmaiņām, uz to jauno lietu iegādāšanos. Jo, protams, ir labas lietas un ir arī tādas nelabas, kas ātri nolietojās. Jā. Bet tu drīkst pirkt jaunu. Tā. Tas nav nekas noziegums, kad nedrīkstētu kaut ko jaunu ielaist var. Un tāpēc tikai pirms tu pērc jaunu, tu atbrīvo vietu no vecā, lai tas jaunais var ienākt, jā? Nevis tā pa virsu. Tad tur daudz kaut ko sakrājas, jā? Protams, kad nav attīstības, ja dzīves purvu stagnācija, tas, kad vienkārši, ka nekur, ne pa labi, ne pa kreisi, vienkārši, kaut kas ir tiks iestragnējis, jā? Neko bildi, starp citu, arī 13 enerģijai. Jā, ir tas tā vecā sieviete, to pagātne, tās pieķeršanās lietas simbolizē jaunā sieviete, kā vieglumu un pilnīgi citu skatu uz dzīvi. Un sieviete centrā ar to jaundzivušo. Viņi apzinās, ka nāve ir klātesoša, tāpēc, ka ir kur tā haizivs tur blakus peld, ja, un tie viļņi un viss tam līdzīgs. Viņi apzinās, ka nāve ir klātesoša, un tā ir daļa no mums, un tas ir normāli. Vai tāpēc viņi tagad trīcēs un drebēs un nedarīs neko, ja, un tādā laivā ir pilnīgi būs sasniegusi? Nē, viņi turpina dzīvot. Viņi pieņem to, ka tā ir daļa no, un ja vajadzēs, tad būs kā būs, bet pieņem tās pārmaiņas un ļauj tai plūsmai. Nāk jaunais, ja. Tāpēc, jā, jaunais ienāk materiālās lietās, attiecību modeļi jauni, apziņas paplašinājums, rīcība, reakcija, izpratne, redzējums, maņas, dzīvesveids, pa visām sfērām nāk jaunais iekšā. Tātad cikliskums, vecais sadeg, jā, vecais aiziet. Viņš vienkārši aiziet, un tikai tad nāk jaunais vietā. Šis process ir neizbēgams 13 enerģijai, viņš ir nepieciešams, viņš ir svarīgs, viņam ir jābūt. Un tāpēc ir jādod šim posmam kā tai sadegšanai, vecā sadegšanai vai aiziešanai, ja? Tāpēc arī ļoti labi kā Fēniks, kā tas, kā tēls, kā simbols, ja, kalpo tieši 13 enerģijā, tu esi kā Fēniks sabiedrībai, cilvēkiem, tu ienāc un caur tevi nāk pārmaiņas. Tu atnāc un tu atstāji sevis pārmaiņu sēklas, tam cilvēkiem dzīves mainīsies. Ja? Agri vai vēl tu vienkārši ienāc, tu savu personīgo piemēru parādi, kā tev mainās, kā tev viss notiek, un viņi pievilksies, tu vienkārši aiz sevis atstāji ļoti jaudīgas pārmaiņu sēklas. Tāpēc, kā Indriņa atstāja sevis arī jaudīgas tādas straujas izaugsmes sēklas. Tādas nopietnas, jā. Tā kā, un viņa ir redzama. Tu no šās enerģijas neko nepaslēpsies. Viņa vienkārši ir jāizprot un jāpieņem sevi, ka tu esi šī pārmaiņa uguns, kas ik pa laikam cikliskā veidā kaut kādā vidē ieies un uztaisīs šo uguni, sadedzinās to veco ar savu
kvēli ar savu kaisli dzīvot savu unikālo dzīvi. Un īstenībā tur arī nevajadzētu problēmai būt līdzīgi kā internetā, pēc kuras abas divas ir trīsnieki, ja? Trīsnītā vibrācija. Tu jau esi, nu kā pateikt, no kuku plauktiem nonākusi. Tu jau esi tur jau, nu kā, nu, tas ir pozitīvā izpausmēs, tā, ja? Tā noraksturē, ka tu jau esi redzējusi visu kaut ko, tu jau esi pieredzējusi, tu jau esi sajutusi. Tev nevajadzētu problēmām būt to 13 vienkārši viņu ielaist un saprast, ka tā ir daļa no šī visa cikla. Un kad ir vajadzīgi šādi pārmaiņu nesēji šeit uz zemes, ja, kas palīdz modināt tālāk nākošos. Ir sevišķi, ka tev rīcībā ir 16, it sevišķi rīcība jau turpat blakus arī būs par pārmaiņām, tādām straujām pārmaiņām. Strauja bāka sāk spīdēt, ja. Tā kā ir jāpieņem sevī šie cikli, ir jāpieņem sevī gan tumšā, gan gaišā puse, tāpēc, ka dvēselē tev centrā ir kur arī 15, jā, un būs jāpieņem, jā, jo par tie gadījumā mēs redzam šķēršļus, mēs redzam sev tās grūtības, jā, un tad ir tas negatīvais aspekts, mums viņu vajag, bet ja jaunā pieredze ir tāda, vienkārši varbūt viņa jāpieņem. Varbūt jāsāk skatīties caur četrnieku sākumā, jā, jo 1+3 ir 4, kas tā stabilitāte visās jomās ir jāielaiž iekšā, jā, un lai būtu tas fundaments, un, nu, jā, tad arī plus uz trīnieci viņš paralēli, ja, kas ir tā visa bagātība, auglība, sievišķība, radošums, ja, un tad lēnītiem šitā celt augšā vibrācijas, ja, un tas 13 izlīdzināsies, sākt ar 4, pieņemsim. Ar to pārliecību, kur viņi rodās, kāpēc, jā, kā viņi rodās. Ir tas, ka visu zini, ko tu no dzīves gribi, tev ir skaidrs, kā tu gribi, jā, un atkal viss tas moments, un kā tev nāk šīs gan materiālā stabilitāte, gan vispārējais, kā viņi tev plūs, vai tu esi apmierināta ar to, vai tomēr tur ar kām pārmaiņas tur ir jāievieš, jā, un pēc tam var tā kā pa nākošiem plauktiņiem. Jā, tā kaut kā mīļiem, man liekas, ka mēs visiem izgājām cauri. Gunīte bija, jā, 16, 10 un 12. Man liekas, ka mums sanāca kaut kā. Es jums arī personīgi aizsūtīšu, ja ne šodien, tad rītā tos video, jā, par tiem simboliskiem skaidrojumiem. Katram te bija kaut kāda sava simbolika, jā. Tiem, kam nav, tad es vienkārši nosūtīšu, lai es viņu paskatīties vēlreiz un pajūtiet tos simbolus, jā, kā viņi runājās un varbūt arī, gan es pieņemu to, ka, nu, reka viņš tur ir, tas nav nekāds lāsts, mēs paši esam to izdomājuši, mums vesels to scenāriju paši ir salikuši, tā kā, nu, vienkārši tas ir jāatcerās un jāsāk darīt, tāpēc, ka šis arī vēl nav nekas, ka mēs šito visu sakārtosim, uzjumdīsim uz pozitīvo izpausmi, tad tikai sāksies tas lielais, interesantais gājiens, savas dzīves gājiens, un pēc tam mēs uzzināsim arī tādus misijas līmeņus, vēl visu kaut ko, jā. Bet, nu, kāda jēga viņus tagad rakņāt un skatīties, ja mēs neesam ar šito netiekam galā, jā? Tāpēc es tās citas tēmas nemaz neaiztieku, jo nu, pamats ir jāsaprot sevī un jāatpazīst, ne tikai jāsaprot, bet jāatpazīst ikdienā un saprast, kā es jau to visu varu mainīt, ar to visu, kas man jau ir no šīm 8 virsotnēm un centru, kā es jau to varu mainīt, kas ir man, jā? Vai es esmu balerīna, kas iekāpusi ir cūku kūtī un tagad domā mēst sūdus ar visu to, ja? Vai tomēr es esmu tas tieši kā otrādi, ja? Kas esmu tas sūdu mēzējs ar visu savām dakšām un zābakiem sūdainiem uzkāpus uz baleta skatuves un tad domāšu, ka es taisīšu dzējošu baletu, ja? Sajaucām vietas, vienkārši jāspar, kur katram ir kaut kāda sava pozīcija ar savu instrumentu, kas viņam ir, ja? Varēt, ja te jau var. 12 teiks, bet var! Arī sūdu mēzēs dejot balatu. Nu, bet, protams, ka var. Es jau pat nestīdos. Bet, nu, pozīcija, tā kur ir vienkārši, jā, nu, pa lielam katram kaut kur, lai saprastu tad uz kuru pusi un lai, nu, jā. Tā kaut kā mīļa. Tā kā paldies. Ierakstīju pārtraukšu pagaidām.